Labvakar! 11. sarunas par Latviju dalībnieki, klausītāji. Vispirms sveicu visus mūsu valsts pamatlikuma satversmes spēkā stāšanās gada dienā. Aprit precīzi 101 gads, kopš spēkā ir mūsu satversme. Kas gan var būt labāks šādā dienā runāt par satversmē ietvertajām vērtībām un par to, kas ir svarīgs mums tik mīļajai Latvijai. Šogad sarunas par Latviju mēs veltīsim tādam tematam, kā vairot sabiedrības uzticēšanos valstī, valsts varai, un formulējot tematu, jāteic, mēs satversmes tiesā bijām iedvesmoti no šogad ļoti nozīmīga mūsu tautai notikuma, dziesmu un deju svētkiem. Un lecsaulīte tumsu šķel vieno visu Latviju tautu ir viens no motīviem, kas mūs iedvesmoja formulēt šo sarunu tematu un arī dziesmu un deju svētku vadmotīvus kopā augšup. Mums likās, tas ir tas, par ko šogad mums vajadzētu sarunās par Latviju runāt. Kas, tēlaini runājot, ir tā tumsa, vai tā plaisa, vai kā citi mēdz teikt, aiza starp Latvijas tautu un valsts varu, vai tā ir tā tumsa, kā mēs to tumsu varam šķelt un kā varam teikt kopā augšup tauta, mūsu tautas priekšstāvi. Un man jāteic, ka šis ir gads, kurā mēs varam vērot, cik nozīmīgi, kādus nozīmīgus panākumus mēs varam sasniegt, ja mēs esam vienoti, ja mēs darbojamies kā viena komanda. Paskatāmies, mūsu basketbolisti, mazā Latvijas tauta ar nepilniem 2 miljoniem spēja parādīt tādus panākumus pasaules mērogā, un es gribu teikt tikai tāpēc, ka mēs paši sev noticējām un strādāja mūsu komanda kā viena komanda. Kāpēc gan mēs nevarētu par šīm tēmām parunāt un lūkoties, kā mēs varētu šajā sabiedriskajā dzīvē Latvijas tautai būt vienotai un iet augšup uz tiem mērķiem, par ko mēs runājam, un beidzamajā laikā mēs sakam, ka mums vajadzētu tiekties uz ambiciozākiem mērķiem. Un tāpēc, kā šo tumsu šķelt, kā vienot, kā visiem kopā doties augšup, mēs esam aicinājuši uz šo sarunu Valdi Zatlera kungu. Mēs esam aicinājuši uz sarunu Olgu Dragiļevas kundzi. Mēs esam aicinājuši uz šo sarunu profesori Sanitu Osipovas kundzi, dramaturgu Matīsu Gricmaņu kungu un kopsavilkumu esam aicinājuši sagatavot un kopā ar mums dalīties jau ierasti sarunās par Latviju, Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, lielu satversmes tiesas draugu, arī satversmes tiesas priekšsēdētāju kādreiz Inetu Ziemēls kundzi. Jā, tātad, kā kopā doties augšup? Un es gribētu teikt, ka sarunu mēs varētu iesākt ar to, ka mēs paskatītos uz sevi pašu, uz mūsu Latvijas suverēnu. Pēc tam to sarunu varētu virzīt tālāk uz priekšu, paskatīties uz mūsu priekšstāviem. Kā priekšstāvi savus uzdevumus pilda, un vai tur ir kas uzlabojams, lai kopā ar tautu mēs dotos augšup.
Un ievadam, lai labāk saprastu to domu, es norādīšu uz šo. Redziet, mēs savu valsti, savu brīvību esam izcīnījuši neatkarības karā, un cilvēki ir ziedojuši savas dzīvības. Un tad, kad izcīnījām savu valsti, bez šaubām mums ir tā sajūta, tā ir mūsu valsts, un visu, ko mēs veidojam šajā valstī, tas ir mūsu veidots. Mēs nosakām, kādas institūcijas mums ir vajadzīgas, jo tās visas kalpo mērķim, lai pēc iespējas labāk tauta sevi organizētu un tauta labāk dzīvotu. Iet gadi, un vai šī sajūta, ka mēs ik viens Latvijas iedzīvotājs, kas kopumā veido šo jēdzienu suverēns, apzināmies, ka mēs esam šīs valsts saimnieki. Mēs esam tie, kuriem ir jānosaka, kādas institūcijas mums ir vajadzīgas, kā šīm institūcijām ir jāfunkcionē. Un tāpēc es gribu iesākumā vaicāt jums, vai jūs saskatāt, kas ir tie trūkumi, vai kas būtu jāuzlabo mūsu suverēnam, lai šī vienotība tautā, šī izpratne par to, ka tā ir mūsu valsts, mēs esam šīs valsts saimnieki, vai tā kaut kur nav pazudusi? Un ja tā ir pazudusi, kas mums būtu nepieciešams, lai mūsu tauta vairāk apzinātos to, ka mēs esam saimnieki, mēs nosakām šajā valstī lietu kārtību? Zatlērkungs, sāksim ar jums. Paldies par iespēju. Es domāju, ar institūcijām, teiksim, ar viņu struktūru, mums viss ir kārtībā. Mums ir problēmas ar šo institūciju un struktūras piepildīšanu. Kā tad rodās mēs un viņi? Tas klasiskais piemērs, ko es jau minēju vienā mūsu pirmajā kopšanā nākšanas reizē, Pauls Putniņš. Cienījams cilvēks savā piebalgā, ļoti cienījams. Un viņš man stāstīja, kad visi viņu atbalstīja un visi teica labi, un mēs ar tevi, un mēs. Un viņš atbrauc nākošā sestdienā pēc vēlēšanām un ir dziļi pārsteigts, ka viņam saka, jūs tur Rīgā. Un nav vairs mēs. Un tas notiek ļoti ātri. Un tad es domāju, kāpēc tas tā notiek? Un mēs piekrītam, ka tā suverēnā vara pieder tautai, tad katram, kam ir iespējas vēlēt. Bet tā problēma ir attieksme pret atbildību. Jo tas mēs eksistē līdz tam brīdim, kad es domāju, par ko vēlēt, meklēju sev līdzīgos vai līdzīgi domājošos, un tad iemetu vēlēšanu biļeteni urnā. Un tajā brīdī es esmu deleģējis savu atbildību kādam citam. Un es vairs neesmu mēs, jo tie varā ir viņi, tie tur. Un tas ir neizbēgami, ja? Un ko tad beigās darīt? Ja? Jo noteikti tajā brīdī distancēšanās. Ja? Parādi, ko tad tu vari? Ja? Un tas jautājums ir dažādi formulēts. Vai tu esi saimnieks, vai tu esi tautu mīlošs, ja? Vai tu redzi nākotni, ja? Vai tev ir vīzija. Visi tie jautājumi ir pilnīgi leģitīmi, ja? Bet fakts tāds, ka tajā brīdī, kad tiek iemests tas biļetenis urnā, cilvēks noņem no sevis atbildību un prasa to no kāda cita. Pilnīgi likumīgi. Bet kad ir ko novērst? Mums jāsaprot to, ka vēlētāji pusspēja izdarīt kaut ko, lai būtu pārmaiņas, ir gandrīz neizspējami, jo tā ir cilvēka daba, kā es parasti saku, Latvijā ir 2 miljoni iedzīvotāji, un 100%, un pat ne 100%, viņi būs ar vienām domām, vieniem mērķiem tikai tad, ka būs valsts eksistenciāls apdraudējums. Un tas mums ir vajag arī cits eksistenciāls apdraudējums, kas mums jau ir mūsu pašu pieredzētajā vēsturē jau vairākas reizes bijis. Vienīgi, kas šeit var kaut ko mainīt, ir tā daļa no tautas, kas tiek ievēlēta, tad politiķi. Jo viņi tajā brīdī ir uzņēmušies to atbildību, un viņiem ir arī pienākums, kaut ko šeit mainīt. Bet, diemžēl, pēc vēlēšanām piezogās tā eiforija, es esmu tautas ievēlēts, man ir taisnība,
piedām tāda taisnība, no kur neviens nedrīkst apstrīdēt, un parādās augstprātība, un tajā pirmajā nedēļā sākās varas pīrāga sadale, un tiek aizmirsts par tautu. Un tā tas atkārtojas katru reizi, kad mēs ejam uz vēlēšanām. Un tad viņi domā tagad, gan jau pēc 4 gadiem. Ja vēl var runāt, tad ir pastāvdi daži tādi nepareizi stereotipi, kad politiskajā vidē. Mums pirmajā gadā jāizdara nepopulāras reformas, bieži vien viņas jau ir sagatavotas, jo tad tauta neko neteiks, un tad, kad nāks vēlēšanas, tad mēs būsim atkal populisti. Ja? Tā ir kļūda, tā ir nenormāla kļūda, jo faktiski, ko tad gaida šis vēlētājs? Viņš kaut ko ir iedomājies, viņam ir gaidas, un pirmais, ko vajadzētu darīt politiķiem, kas ir ievēlēti un tikuši pie varas, apmierināt vismaz vienu, kaut vai ļoti sīku tautas vajadzību. Piemēram, jūtam. Jo tas ir tāpat, ka uzskatīsim, ka katras vēlēšanas pēc viņām iestājās krīze. Un kāds tad ir krīzes menedžments? Pirmkārt dot viegli izpildāmas uzdevumus un viņas izpildīt, lai cilvēki nomierinātos un sākt ticēt. Bet tas, kad viņiem nav neviena iemesla ticēt, sevišķi pirmajos mēnešos un pirmajā pusgadā vai pirmajās 100 dienās, kā jums patīk pēc vēlēšanām, tas ir fakts. Un tur kaut kas jāmaina kardināli, jā, tieši politiķa attieksmē par šo procesu. Zatārkungs, paldies. Nevēlēšanās uzņemties atbildību ir kaut kas, kas veido šo mēs, jūs. Gricmaņkungs, kāds jūsu redzējums ir par to, vai mūsu suverēnam, mūsu tautai mēs varam rast kādu vērtīgu padomu, lai, mēs jau arī esam visi tauta, protams, bet lai mēs saskatām, kas ir tas, kas mums neļauj būt vienotiem. Kur viens aspekts izskan, kā es jau teicu, nevēlēšanās, tā kā uzņemties atbildību, un jūs un mēs. Kāda būs jūsu refleksija uz šo? Jā, es arī domāju par to, vai īso versiju vai garo versiju šobrīd runāt, bet man tā pirmā doma, kas man radās pēc tam, kad mēs bijām šajā brīnišķīgajā kompānijā parunājuši attālinātā formā, es daudz esmu pēdējos gados strādājis ar vēstures jautājumiem, protams, ne kā vēsturnieks, bet kā dramaturgs. Es mēģinu atrast tajos vēstures stāstos zināmu tā aktualitāte, kas vēl projām rezonē mūsos un kur mums ir kaut kas neizsāpēts vai kaut kas, ko būtu vērts izcelt atkal pa jaunu dzīvē uz skatuves, lai mēs varam to piedzīvot. Bet kad mēs sākām domāt kopīgi tur par šo dalījumu, viņi, es sapratu, ka tas dalījums ir ne tik daudz problemātisks, cik viņš ir organisks. Jo viņi ir normāls veids, kā mēs sevi identificējam, ja? Mēs radām savu identitāti, pretnostatot sevi kaut kam citam. Un mūsu vēsturē un visa latviešu tautiskā kustība, vai ne, lielā mērā balstās tieši uz šo mēs-viņu sadalījumu. Vai ne? Mēs esam latvieši, tāpēc, ka mēs neesam vācieši. Lielākoties, ja mēs lasām, piemēram, epos Lāčplēsis, vai ne, tur galvenais mūsu pretinieks ir krustnesis. Un ar šo, protams, tajā momentā, tajos vēsturiskajos apstākļos, saprotot šo nelielo vācu baltiešu minoritāti, kura tad ir tie viņi. Mēs neesam viņi, tāpēc mēs esam mēs, tāpēc mēs esam latvieši. Un tajā pēc būtības nav nekā nepareiza. Tajā nav nekā problemātiska, kā es teicu. Tāpat man vajag mazliet nodalīties no jums. Jūs esat klausītājs, esmu šobrīd runātājs. Bet tā problēma droši vien, ka slēpjas apstāklī, kurā mēs gribam, lai varas elite jūtās neatrauta no tautas. Un es arī tā saprotu šo jautājumu, ka mēs latvieši, kas uzņemamies atbildību par šo valsti, un tas arī ir ielikts mūsu valsts pamatos, mūsu valsts satversmē, jo mūsu valsts satversme veidoja lielā mērā kustības, šī sociāldemokrātiskā kustība, kuras viens no principiem ir vai ne, vienlīdzība, brālība,
solidaritāte, un tas tika iekodēts mūsu satversmē. Bet kāpēc tas zināmā mērā nestrādā? Kāpēc mēs gribētu skatīties vēl joprojām uz to mūsu elitu kā uz kaut ko, kas drīzāk nes mūsu ēnas puses, ja, nevis mūsu pašus. Es vienkārši biju izrakstījis diezgan daudz citātus no Raiņa Lugas Uguns un nakts. Jo viņš bija cilvēks, kas lielā mērā izauga no tautiskās kustības. Viņš tieši tāpatās kā Andrejs Pumpurs un citi jaunlatvieši, viņš vāca folkloras materiālus un pētīja vēsturi, un viņš mēģināja uzrakstīt, starp citu arī savās lugās, viņš mēģināja uzrakstīt jaunu Latvijas, jaunu vēsturi šai teritorijai, jo iepriekš to bija rakstījuši baltvācu inteliģents, vai ne? Rakstīt jaunu latvisku vēsturi. Un Ugunī un naktī viņš zināmā mērā izkārto šo mūsu mēs-viņi sadalījumu citādāk. Jo viņš vēl no bruņinieku nepasaka, ka viņš ir vācietis vai krustnesis. Ja? Viņš pasaka, viņš nāk no tatāriem un tie visus min zirgu pakaviem. Un ko tad tas nozīmē? Kas tad ir šie viņi? Šie tatāri. Visticamāk, ne Krimas tatāri. Bet tas ir kaut kāds zināms tāds princips vai simbols, kas apzīmē to neorganizēto pasauli, to haosu, despotiju, varu, pliku varu, teiksim tā, brutalitāti. Un tāpat laikā viņš par ceļa zvaigzni mums dod vēl vienu tēlu, kas Andreja Pumpura eposā noteikti nav labais tēls. Tā ir ragana, ko Rainis pārkristīja par spīdolu. Andrejam Pumpuram tā ir spīdala, ragana. Un tur ir viens brīnišķīgs dzejos, ko es tomēr atļaušos pateikt. Un tur spīdola saka, es gribu mācīties robežas šaurumā tikt pie pilnības, pēc mērķa sniegties vistuvākā ļauns ienaidnieks nācis Latvijā. Un ja mēs tā tīri simboliski, es tagad varbūt tās mazliet esmu izplūdis tādās savu mēģinājumu sarunās, kur mēs mēģinu ar aktieriem atrast kontaktu un sarunāties par kaut ko, kas īsti nav vai nenosaucams vārdos, jo mēs mēģinām vienmēr runāt par kaut kādu to emocionālo pusi visiem darbiem un visiem tekstiem, tad es vienkārši gribu mazliet pareflektēt par to, ko Rainis tur ir ielicis, ka mēs no vienas puses esam apveltīti ar šīm raganas dāvanām. Ja, mums visiem ir šī visvarenības, šī narcistiskā spīdola ļoti bieži saka, es esmu viskaistākā, kas uz zemes un kas zem zemes ellē. Mums visiem piemīt tas. Un tā ir arī dabīga sastāvdaļa no mūsu identitātes. Bet tajā pašā laikā atrast šīs robežas, kurās mēs varam kļūt par kaut ko citu, kur mēs varam nepārtraukt mainīties. Un vienīgā iespēja pārvarēt dalījumu starp mēs un viņi ir šajā mainībā, kur mēs un viņi nepārtraukti atrodas miedarbībā viens ar otru, kur nepārtraukti viņi kļūst par mums un atkal kļūst jauni viņi. Un tā arī ir demokrātija, vai ne? Ja, ka mēs visu laiku mainām šos savus vadītājus, mēs vadām tos, kas ir elitē, mēs mainām tos, kas ir elitē, atgriežam viņus atpakaļ, tomēr bišķiņ pie zemes, kad viņiem sakāvi galvā. Šitās bija garās pārdomas. Reflektēt, ka nebūtu šis dalījums mēs un viņi uzreiz būtu jāietērp tādā kā negatīvā konotācijā. Jā, Dragaļevs kundze, mēs un viņi jūsu žurnālistikas darbā droši vien ir aspekts, kas nereizi vien ir bijis jūsu pārdomās. Dalieties ar tām. Jā, paldies par aicinājumu. Tas tiešām ir ļoti liels pagodinājums šādā kompānijā un ar šādu publiku runāt. Es uz šo jautājumu skatījos no savas profesionālas perspektīvas, jo savu lomu klasiski, kā jau daudzi žurnālisti, es redzu kā vidutāju starp tautu skatītājiem un starp varu
Un te es runāju gan par formālo varu, proti, ja mēs runājam par Saeimas deputātiem, valdības ministriem, amatpersonām, pašvaldību vadītājiem, bet arī tie mūsu skatienā un mūsu fokusā arī ir cilvēki, kas ir apveltīti ar ekonomisku varu, kuru lēmumu ietekmē darbiniekus vai arī bieži vien visu valsti. Un mana kā žurnālista uzdevums ir stāvēt sardzē, tā mēs sevi narcistiski redzam, un uzmanīt šos ar varu apveltītus cilvēkus, kritizēt viņus, uzdot jautājumus, un jautājums par pieņemtiem lēmumiem, sekot līdzi, ka šie cilvēki rīkojas nevis savās interesēs, bet visas sabiedrības interesēs. Un 15 diezgan tāda intensīva darba gados es esmu novērojusi virkni īpašību, kas, manuprāt, ietekmē tautas, jeb manu skatītāju, klausītāju uzticību šiem cilvēkiem. Un šī uzticība ir ļoti svarīga, to ir atzinusi arī Apvienoto Nāciju organizācija, pētot vienu no laimīgākajām un man ļoti tuvo valsti Somiju. Jo viena no īpašībām, kas piemīt tautas un varas attiecībām tur, ir tieši uzticēšanās gan politiķiem, gan valsts iestādēm, gan arī viens otram. Bet es aplūkošu, protams, šo uzticēšanos iestādēm un politiķiem. Un es savā darbā regulāri novēroju, kā to, ko Zatlera kungs arī ir pieminējis, šo augstprātīgo attieksmi. Tā ir augstprātīga attieksme pret kritiku un pret, teiksim tā, iepriekš izstrādātas pozīcijas apšaubīšanu. Es esmu ļoti bieži saskarusies ar izpratni, un te mēs runājam tieši par politiķiem, kāpēc tiek uzdot kritiski jautājumi, kāpēc tiek apšaubīts teiktais, un kāpēc priekšā sarunas brīdī tiek likti pretargumenti. Tas tiešām ir ļoti raksturīgi daudziem vēlētiem politiķiem, un es domāju, ka arī daudzi kolēģi piekritīs, ka viņi ir saskārušies ar šo neizpratni, ar šo izpratni par žurnālistu kā tādu kā mikrofonu turētāju, kas ļauj izpausties, bet neapšauba. Man ir jāmin piemēri, un viens no pēdējiem piemēriem, kas ir ļoti spilgti atmiņā palicis, ir bijušais ministru prezidents, kurš jautāts par to, kāpēc viņš izvairās no kritiskiem jautājumiem un no kritiskiem formātiem, no konfrontējošām intervijām. Viņš cienījamu kolēģi Jaņa Dombura raidījumu ir nosaucis par, es citēšu, izklaides šovu. Mēs te visi zinām, ka tas tā nav, vai ne? Un mana izpratnē šāda pozīcija, kas nav raksturīga tikai šim konkrētajam politiķim, bet arī daudziem tā ir tuvredzīga pozīcija. Jo tiešām piedalīties formātos un piekrist intervijām mēdījos, kur ir paredzams, ka jautājumi nebūs sarežģīti, kur varēs izpausties nekritiski, ir tāda pozīcija ir izdevīga noteiktai vēlēšanu ciklā. Nākamajās vēlēšanās šis atspēlēs diezgan pateicīgi. Bet, manuprāt, ja mēs runājam par ilgtermiņa situāciju, tad es ticu, ka šādas pozīcijas ka savas pozīcijas skaidrošana izaicinošos apstākļos īstenībā parāda tautai un vēlētājiem godīgumu, atklātību, tā rada argumentācijas skaidrību, kuras bieži vien politiskajās diskusijās mums pietrūkst. Un iespējams tā parāda arī ievainojamību, kuru, manuprāt, skatītāji un tauta un vēlētāji sagaida no politiķiem. Nevis augstprātību, bet tieši sava cilvēciskuma atzīšanu. Un man subjektīvi šķiet, es varu kļūdīties, protams, bet man subjektīvi šķiet, ka tas varētu arī vairot uzticību. Un vēl viena tendence, kas man šķiet grauja uzticību lēmumu pieņēmējiem, ir tas, ko es nodevēju par tādu politisko ghostingu. Proti, neskatoties uz to, ka gan vēlētājiem, gan
gan arī žurnālistiem objektīva realitāte ir nojaušama, tad bieži vien atbildīgie, proti pie varas esošie, spītīgi turpina izlikties, ka tas tā nav. Un žurnālistu jautājums devē par spekulācijām, un man šķiet, ka mēs diezgan bieži ar to saskaramies. Piemēram, ja mēs minam piemērus, tad tie varētu būt esošās valdības koalīcijas veidošanas aizkulises vai koalīcijas veidošana Rīgas domē, kur mēs gadiem klausījāmies par to, ka tie cilvēki, ar kuriem šobrīd sadarbojas, tie gan ir padzenami. Lūk, bet jāteic, ka gatavojoties šai sarunai, es esmu reflektējusi arī par savu un savu kolēģu darbu, lai nav tā, ka mēs tikai uzbrukam tiem citiem un skatāmies arī uz sevi. Un man šķiet, ka mums tiešām ar kritisko aci ir jāvērtē savs darbs, jo es prezentēju sākumā savu lomu kā vidutāja starp tautu un pie varas esošiem, bet vienlaikus es neesmu līdz garam pārliecināta, ka es vai citi mani kolēģi saprot to tautu. Es neesmu pārliecināta, ka tie temati un tie rāmējumi, kurus mēs izvēlamies, ka tie tiešām ir tautas interesēs. Pēdējā laikā mēs daudz par īstām problēmām uzskatām diskusijas sociālajos tīklos, jeb tautas valodā Twitter cepienus. Mēs redzam tos atainotus mēdījos, es arī to esmu darījusi, un man šķiet, ka no šī burbuļa mums būtu visiem kopīgi jāieskapj. Un te es runāju gan par žurnālistiem, gan par lēmējiem, jo mēs redzam arī, kā lēmumos un politiskajos lēmumos bieži atainojas nevis reālas gaidas sabiedrības, bet tas, par ko iepriekšējā dienā Twitterī ir bijis liels cepiens. Lūk, tā no manas puses. Paldies. Jā, Dragļevs kundze, paldies. Un patiesi šo pirmo apli, kas ir vērsts uz jautājumu attiecībā uz pašu suverēnu. Un te izskanēja jau no Zatlera kunga šis piemērs iz dzīves, jūs tur Rīgā un tas dalījums mēs viņi. Osipavs kundze, no satversmes viedokļa šādas parādības esība tautā suverēnā, mēs uz savu priekšstāvi, uz priekšstāvu korpusu raugāmies, ja vien mēs varam vispārināt no šī viena gadījuma. Mēs, tauta un jūs, tas ir kaut kas, kas kaitējošs mūsu izaugsmei, neatbilstošs satversmes garam, un kas būtu jāmaina, ja vien tas ir jāmaina, jo Gricmaņa kungs teica, tā ir normāla parādība. Mēs jūs, viss notiek miedarbībā, var arī uz to jautājumu paskatīties tā. Bet šobrīd ar interesi uzklausīsim Osipavas kundzes viedokli. Lūdzu. Paldies tiem, kas ir atnākuši, gan runāt, gan klausīties, jo runātājiem nav jēgas atnākt, ja nav klausītāji. Atcerieties tos pāris gadus atpakaļ, jau 5, kad mēs svinējām Latvijas 100 gadi. Un bija tas fantastiskais sauklis, es esmu Latvija. Un tur nav dalījuma, es un viņi. Un Raiņa pieminēšana bija vairāk nekā vietā, jo runāt par satversmi un nerunāt par Raini ir diezgan grūti, jo Rainis bija satversmes sapulcē. Un klausoties kolēģu teikto, man nāk prātā cita Raiņa luga, Induls un Ārija. Un man nāk prātā Mindauga un Induļa dialogs par to, kādai būt valstī. Kāda ir sapņu valsts Mindaugam, Diškunigaitim no Lietuvas, un Indulim, kādu viņš redz Latvijas valsti. Un tā Raiņa valsts ir Induļa valsts. Un Mindaugs saka, lūk dzelžiem kopā kalu Lietuvu, pie vārtiem sēju tatārus un gudus, un tā tālāk valsts celta uz varas, uz apspiešanas, uz dzelžiem. Uz ko atbild Indulis? Nāks laiks, ko mēs ar cerām varām nepanācām, to panāks mūsu tautas vienosies. Un te nav runa par to, ka Latvija ar Lietuvu apvienosies, bet ka valsts ir vienošanās. Valsts ir tautas vienošanās. Un tas, ka latviskajā kultūrā valsts ir sveša,
Diemžēl tas ir mums iekodēts vēsturiskajā atmiņā. Jo cik tad daudz no tā brīža, kopš latvieši šeit dzīvo, ir bijusi mūsu valsts. Un tā izjūta, ka valsts ir mūsu un ka mēs paši par viņu esam atbildīgi, viņi ir jākopj. Tāpat kā gaumi ir jākopj, tāpat kā empātija ir jākopj, tāpat kā daudzas citas lietas ir jākopj. Un tad es gribu runāt par nacionālo identitāti, kur šodien man uz sarunu līnijas uzlika jau Draunieka kungs. Un nacionālā identitāte, ja viņa ir izkopta un ja cilvēks jūtās piederīgs šai nācijai, viņš ir iesakņojies, viņš šeit jūtās labi, viņš šeit jūtās pasargāts, bet viņš jūtās atbildīgs. Un viņš jūtās atbildīgs ne tikai par sevi, ne tikai par savu ģimeni, viņš jūtās atbildīgs arī par tiem, kas ir savējie. Un savējie ir visi, ka šai nācijai, šai valstī pieder, viņš jūtās atbildīgs par valsti. Un, lai cilvēks justos atbildīgs par valsti, viņam vajag to, lai valsts viņu pamana. Un strādājot Satversmes tiesā tos 11 gadus, kas no 10 gadiem man izvērtās gandrīz 11, diezgan tipiska bija situācija, ka ar konstitucionālo sūdzību ir atnācis cilvēks, kuru valsts nav pamanījusi. Ir izstrādāta tiesību norma, ir noteikts ierobežojums, ir noteikti pārejas noteikumi ar domu, ka visiem būs labi un neviens netiks traumēts, bet valsts nebija pamanījusi šo konkrēto cilvēku, viņa situāciju. Valsts to nedrīkstēja nepamanīt, valstī tas bija jāpamana, jo viņš parasti nav tāds viens, viņu ir daudz. Un tagad, gatavojoties universitātes zinātniskai konferencei par vārda brīvību, man viens ļoti spilgts piemērs, ko es atļaušos šodien izmantot. Covid laikā pārgāja bērni uz attālināto apmācību. Kaut kādā brīdī valsts secināja, ka visiem bērniem nav datoru. Ko valsts dara? Valsts iedod katram bērnam 500 eiro. Vai pa 500 eiro var nopirkt datoru? Tas ir cits jautājums. To naudu iedod turīgu vecāku bērniem, to naudu iedod nabadzīgu vecāku bērniem. Turīgajam tas ir kā lieki kabats nauda bērnam, nabadzīgajam nepietiek nopirkt to datoru. Bet tajā brīdī, kad valsts dala 500 eiro katram bērnam datoram, Latvijā ir vismaz 300 mājsaimniecības bez elektrības pieslēguma. Vai valsts viņus ir pamanījusi? Tās mājsaimniecības, un vai jēga ir bērnam pēc datora, ja viņš uz skolu iet nedrīkst, viņam ir mājasēde, viņš nedrīkst pamest māju, bet mājā nav ne tikai interneta pieslēguma, mājā nav elektrības pieslēguma. Un kā lai panāk to, ka valsts pamana ikvienu? Un to noteikti nedarīs Saeimas deputāti. Viņi to nespēja izdarīt. Viņi lemj lielos politiskos vilcienos, bet tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ar ierēģiem, mums ir jāstrādā ar pašvaldībām, jo tie cilvēki, kuri nonāk netipiskās situācijās, bet visu laiku kāds nonāk netipiskā situācijā. Situācija, kad atļauj mājdzemdības, bet vienlaicīgi, tad, kad mājdzemdībās pirmais dzimušais bērniņš ir piedzimis, viņu atsakās dzimšanas nodaļā reģistrēt, jo nav vajadzīgās izziņas. Tāpēc, ka nav izdots, nav izstrādāta kārtība, kā reģistrēt tos bērniņus, kuri nedabona no dzemdību nama izziņu, bet kuri dzemdē mājdzemdībās. Tas nozīmē, ka to varēja paredzēt, tas ir elementāri, tā ir loģika, bet viņš nav pamanīts, un tie pirmie nabaga vecāki dabona cīnīties, jaundzimuša bērna vecāki, kuri ir īpašos stresa apstākļos, kur jaundzimušai māmiņai jau tāpat var būt depresīvs noskaņojums, viņi dabona cīnīties par to, lai to bērniņu piereģistrētu. Kā lai ir jāmaina attieksme? Vispirms, tas, kas vēsturiski ir veidojies, Rīgas kungi aiziet kungos. Tātad Deglava Rīga. Lai kļūtu par kaut ko, viņam ir jāatsakās no latvietības. Viņš aiziet vāciešos, lai kļūtu par cilvēku. Lai pat tātad mēs ne tikai atsakamies no latvietības, tagad nav jāatsakās no latvietības, bet tagad mums var būt neērti radi, mēs varam nomainīt uzvārdu pret latviskāku, lai mūs labāk vēlētājiem patikt. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt. Bet kā lai tajā visā pamana cilvēku? Jo principā visa jau šī valsts pastāv nevis tāpēc, lai būtu varas struktūras, bet lai ik viens cilvēks, kurš ir piederīgs šai valstī, justos šeit kā mājās.
Un mēs esam dažādu tautību cilvēki, un mēs esam dažādu reliģiju cilvēki, un visu laiku ir šī atjaunotne, un kā palikt pie savām vērtībām, un kā sasiet visus šos dažādos cilvēkus kopā. Un man ļoti patīk vācu zinātnieku izgudrotais termins konstitucionālais patriotisms. Mēs uzticamies savai konstitūcijai, mēs uzticamies savai satversmei, un ja ir iespēja, ka šī satversme ir reāla un dzīva, un viņa tiek piemērota, un ja valstī ir konstitucionālā justīcija, tad gribi vai negribi visi pārējie, ja tā satversme ir dzīva, viņa tiek piemērota, un ka cilvēks sliktākā gadījumā var izcīnīt to, ka valsts viņu pamana. Bet viņš vienlaicīgi izcīna ne tikai sev, viņš izcīna visiem pārējiem, kur ir līdzīgā situācijā. Kaut gan patiesībā viņš zaudē naudu uz advokātiem, viņš zaudē laiku, viņš uz zināmu laiku ir ierobežots savās tiesībās. Šādām situācijām nevajadzētu būt, bet vismaz ir izveidota sistēma, kā šīs situācijas izķert. Akcentējāt šo nepieciešamību, valstī ir jāspēj saredzēt ik viens. Lūk, un tagad no pirmā apļa mēs varam iet pie nākamā apļa jautājumu, kur varam paskatīties uz valsti, uz mūsu ievēlētajiem vai ievēlētajiem tautas priekšstāvjiem un arī valsts pārvaldē strādājošiem, kas reprezentē valsti. Tāpatās es varu teikt arī tiesu sistēma, ir valsts institūcijas. Un tas mans jautājums ir saistīts ar to, Zartler kungs, ko jūs minējāt, un tas ir viens no aspektiem tajā, vai valsts spēj saredzēt ikvienu. Jūs minējāt, ka ir kaut kāds maģisks, ja tā es to drīkstu novērtēt, laiks, kad tautas pārstāvis tiek ievēlēts vēlētajā institūcijā, un pēc kāda brītiņa kaut kāds transformācijas process notiek. Jūs to ļoti labi zināt, un varbūt jūs varētu reflektēt attiecībā uz šo, vai šī varas sajūta ir tā, kas noved pie tā, par ko Osipovs kundze runā, ka ir mums ir sarežģījumi tajā, ka ne ik viens mūsu valstī tiek pamanīts no valsts puses. Lūdzu. Es droši vien sākšu tur, kur es beidzu iepriekšējā tajā riņķī. Lai jūs sadzirdētu un lai jūs saprastu, ir nepieciešams dialogs, tad sarunāties. Un sarunāties, protams, vajag divām pusēm. Ja viens pats runā pie spoguļa, tad tas neko daudz nedod. Varbūt dod, bet jā, arī dikcija trenēt. Bet, teiksim tā, valoda, kādā jebkurš politiķis runā ar cilvēkiem, ir ļoti svarīga. Un kur ir tā problēma? Tad, kad tiek ievēlēts kāds, viņš uzskata, ka viņš ir politisks ģēnijs, kad viņam nekas nav jāmācās, ja? Un kad galvenais, ka viņam ir taisnība, un gan jau kaut kā viss sapratīs, ja nesapratīs, vienalga man būs taisnība. Ja? Tas ir tā. Tāpēc notiek šī svaidīšanās, piemēram, ar tādiem kaut kādām frāzēm. Piemēram, es šodien izlasīju, ka mums 25. gadā jābūt ir attīstības budžetam. Es domāju, ja tas ir attīstības budžets, droši vien šī frāze nozīmē, ka 25. gadā mēs tērēsim daudz vairāk naudas valsts pasūtījumiem. Kā kurš mēs saprotam, ja tā frāze ir tik nekonkrēta, ja, ka katrs var saprast, kā viņš viņu grib. Un tad mēs nonākam pie publiskās runas, kā ļoti būtiska elementi šajā sarunā ar cilvēkiem. Un jābūt tiešām saprotamai valodai. Kāpēc populārs ir Orbāns? Mums liekas, viņš tur tāds dīvainītis. Ja? Man bija iespēja vienā konferencē, kur bija 9 cilvēki tajā diskusiju panelī, no kuriem 8 bija Eiropas Savienības augststāvoši birokrāti un viens Orbāns. Vienīgais, ko varēja saprast, bija Orbāns. Un kāpēc? Viņš nāk no neliela ciematiņa, ja? Viņš ļoti labi ir uzaudzis parasto cilvēku, ko mēs saucam par parastiem cilvēkiem, tātad ikdienas cilvēku ikdienā, un viņš zina, kā ar viņiem runāt. Mums neskāpēc liekas, ka, ja tu esi gājis augstās skolās, un pat ja tu neesi, tad tu zini, kā runāt. Neko tu nezini.
politiskā runa publiskā ir jātrenē. Ir jāmākās. Es jums pateikšu vienkārši, labi, es bišķi pareklamēšu sev. Es līdz šai dienai noskatos katru raidījumu, kurā es esmu bijis kaut vai 10 teikumus pateicis, ieskaitot Dragiļevu, ja? Ar vienu mērķi, vai es pats saprotu, ko es tur pateicu. Un ja, jo var būt arī tā, un vai es pietiekami skaidri izteicos, un vai vispār es kādu vēstījumu pateicu. Jo kur mēs nonākam nākotnē? Šodien modē politkorektums. Politkorektums visbriesmīgākā lieta, kas mūs ir piemeklējis. Pie kā tā noved? Pie nenoteiktības. Mēs nesaucam lietas īstajos vārdos, mēs mēģinām kaut kā izlavierēt, pateikt tā, ne melns, ne balns, bija tāda spēlīt kādreiz, ne dzīvs, ne miris, ja, un tad brīnamies, ka mūs neviens nesaprot. Un vēl tas trakākais ir tas, kad politkorektum lielākā sēra, ka viņš nepārtraukti mainās. Tās prasības pēc kolektoratuma viss mainās tā kā hameleons. Ja, ja es izskatīšu, cik reizes dzīvē man bija jāmēģina viens, kā saka, aprakstošs vārds mainīt, ja tāpēc, ka tas nebija pēkšņi politiski korekts, ja, un pēc tam vēl vienreiz, un trešreiz, ceturtais es teicu pie sevis, klausieties, kā tas beigsies. Es visu laiku pielāgojos, un to man ir jautājums, vai vispār vajag pielāgoties. Bet ko tas rada, redziet? Tas noved to, ko mēs redzam tieši šodien. Es uzsveru šodienas Latvijas politiskā vidē un amatpersonās, kad šī lavierēšana, šī tāda, teiksim, nenoteiktība ir līdz tādai pakāpēji filigrāni izstrādāt, ka vispār var saprast, ka šiem puišiem nav, un meiteniem arī, nav mugurkaula. Bet ko tad cilvēks grib dzirdēt? Viņš pirmkārt grib dzirdēt, ir saimnieks, nav saimnieks. Tiek galā ar problēmu, netiek galā ar problēmu. Ja? Vai ir kangars potenciāls vai nebūs kangars potenciāls? Tā ir tie reālie jautājumi, ko cilvēks uzdod ļoti tieši. Un viens no tiem ir, ja nav mugurkauls, tad ir šausmas, kā viņš man aizstāvēs. Ja? Redziet, mums liekas, ka tā, cilvēki, mēs taču tik labi izlavierējam, ja? Nenosaucam lietas īstajos vārdos, ja? Visi apmierināti, tad, ziniet, beigās neviens nav apmierināts, jo visiem liekas, ka viņa intereses tomēr ir aizskārts, un tās prasības pēc politkorektuma iet līdz absurdam. Un kur ir tas absurds? Tas absurds ir tad, kad mēs radām caur šo politkorektumu sabiedrību, kas ir falša, kas izliekās, kas ir liekulīga, ja? Kur mēs katrā ikdienā nevaram pateikt vienkārši valodā, es gribu ēst, bet man ir jāpasaka. Ziniet, man zināms kaloriju skaits ir pazudis, ja? Man varbūt vajadzētu viņas atjaunot, ja? Un, protams, vegāniskā veidā. Ja? Saprotiet, mēs paši esam sabojājuši savu latviešu valodu, jo katrs vārds, ko mēs pasakām, nes emocionālu slodzi, tas ir ļoti svarīgi emocionālu slodzi, un arī saturisku slodzi. Un ja mēs sākam to, ko var pateikt vienā vārdā, izteikt ar 5 vārdiem, mums ir liels problēmas. Nekad nebūs šī uzticība, jo nebūs atbildes šitiem jautājumiem. Šis ir saimnieks, ja? Šis nebūs kangars, un šim ir mugurkauls. Kamēr to cilvēki nevarēs, kas ir politikā, iemācīties, mums nekas labs nesagaida. Un tagad par to, ko jūs sākāt, starp citu. Ja? Latvijas basketbolisti ir varoņi? Latvijas hokejisti ir varoņi? Kad viņi ir varoņi? Kurā brīdī? Kurā gadā? Nē. Šogad. Un tad, kad es, piemēram, lasu valsts apbalvojumu sarakstu, es tur neredzu pat treneru. Un tam ir jautājums, kad? Tad, kad mēs atcerēsimies, ka mums kādreiz bija 3. vieta hokejā, tad mēs teiksim, nāc puisis, tu esi nopelnījis, esi pensijā. Ja? Saprotiet, un tas ir atkal pamanīt cilvēkus, kas īstenībā ir darījuši ļoti daudz, lai mēs būtu vienoti, mēs būtu visi tajā gaismā, nevis tumsā. Ja? Labi, pagāri jau. Paldies. Jā, Zatlerkungs, paldies. Arī šāds aspekts par to, kā valsts pamana un novērtē tos cilvēkus, kas devuši lielu ieguldījumu Latvijas atpazīstamībā un Latvijas vārda nešana pasaulē. Dragiļevs kundze, jūs strādājat ikdienā ar tautas priekšstāvjiem tādā izpratnē, ka jūs uzdodat dažādus jautājumus, lai noskaidrotu, kā tad mūsu priekšstāvi savu uzdevumu pilda. Šis aspekts, ko Zatlerkungs minēja,
dialoga esība un spēja sarunāties skaidri un saprotami. Kad jūs runājat ar mūsu priekšstāvjiem, kā jūs vērtējat, ir šī sajūta, ka šie cilvēki ir gatavi uz dialogu ar sabiedrību, ir gatavi vienkāršā valodā izstāstīt to, lai būtu skaidrs vēstījums, kā mēs savus pārstāvis aizstāvēsim, kā mēs īstenosim tos uzdevumus, kurus mums tauta ir uzticējusi. Man šķiet, ka vēstījums bieži vien ir skaidrs, jo lielāka daļa ar atbildību apveltītiem cilvēkiem nāk pie žurnālistiem un pie tautas ar vēstījumu. Grūtības ir izsist šos cilvēkus ārpus šiem rāmjiem. Un tā ir reta diena vai rets raidījums, kad mēs ar kolēģiem runājām par to, ka, lūk, beidzot ir atnācis cilvēks, kurš ir gatavs atbildēt uz jautājumu. Tas tiešām nenotiek bieži. Mēs lielākoties saskaramies ar atkārtoti ar situāciju, kur, lai ko mēs nemēģinātu jautāt par lietu būtību, par padarīto, par atbildības sajūtu, ir mēģināts atgriezties pie šī vēstījuma un vienkārši to pārfrāzēt. Tas ir ļoti, tas tracina tiešām. Es ceru, ka arī skatītājus. Bet es gribēju vienkārši politkorektumu aizstāvēt arī šajā reizē, ja man ir mikrofons, jo es nezinu, ko Zatlera kungs domā tieši precīzi ar politkorektumu, bet kā es to saprotu, tā tiešām ir valoda, kas mainās, jo mainās mūsu sabiedrība. Kā profesora Osipova minēja, ir sabiedrības grupas, kuras mēs ieraugam, kuras mēs neredzējām agrāk. Tām sabiedrības grupām nebija savas balss. Un, kad šie cilvēki nāk pie teikšanas, viņi paskaidro, lūk, es negribu, lai mani sauc tādā vārdā, jo tas mani aizvaino. Es arī bieži vien biju diskusijās, kur es biju skaidrojis cilvēkiem, ka mani aizvaino, piemēram, vārda žīdas lietošana. Jo mani, kad cilvēku ar ebreju saknēm, tas aizvaino personīgā līmenī. Un bija jāstrīdās, ka, lūk, man ir tiesības izvēlēties, kā mani saukt. Un man šķiet, ka iespējams bieži vien gan politiķi, gan citi cilvēki, kam publiski ir jārunā, izmanto šo liekvārdību, iespēju ietvert vārdos, neskaidros vārdos, neskaidros konceptus, bet, ja mēs runājam par to, ka mums ir jāpielāgojās, tad mums, diemžēl, es uzskatu, ka mums ir jāpielāgojās, jo mēs nedrīkstam ar neatbilstošu valodu aprakstīt mūsdienu sabiedrību. Tā. Atslēdza mikrofonu. Es vienkārši patīk, es vairāk domāju, ka atbildes ir izvairīgas. Ka viņas ir tik izvairīgas, ja, un interesanti arī, ka pat tādiem cilvēkiem, kurus mēs mīlam, arī tie ir izvairīgi, ja, politikā. Ja, un tas nozīmē, ka viņam nav stājas. Viņa stāja ir izvairība. Ja, vairāk tādā kontekstā. Paldies. Mums drīz būs iespēja iesaistīt diskusijā arī mūsu klausītājus, bet pirms tam vēl es vaicāšu, Grismaņkungs, jūsu viedokli. Kā jūs redzat, izjūtat, ka mūsu priekšstāvi vēlas un tendēti uz dialoga esību ar tautu, un kāda ir jūsu refleksija par to, vai politkorektums ir lieta, kas kaitē, vai tas ir sava veida tomēr arī cilvēka iekšējās kultūras jautājums? Jā, es pēkšņi atcerējos Dragaļevas kundzes raidījumu ar Mārtiņu Gausu,
Es zināmā mērā tur novēroju visas šeit pieminētās pazīmes šajā vienā sarunā. Pirmkārt, tas jau, ka viņa notika angļu valodā. Tas bija tas pirmais apstākļus, kas ļauj no tā atsvešināties un neklausīties tik daudz, kā viņi runā, bet ko viņi runā. Un es īpatnējā veidā, es nezinu, kāpēc es nolēmu tagad par to runāt, bet es, piemēram, arī Uguni un nakti pirmo reizi sapratu, kad es viņu izlasīju angļu valodā, Raiņa tekstu. Un tāpēc, ka mēs ļoti bieži valodu uztveram visvienkāršākajā sadzīviskajā formā. Bet valoda arī vienlaikus ir kaut kas, kas mūs sasaista ar mūsu dvēseli. Un tagad es tā varbūt mazliet ezotēriski izklausos, bet ir arī dvēseles valoda. Un šī dvēseles valoda ļoti bieži ir politiski nekorekta, bet viņa runā ļoti lielā patosā. Tas, ko mēs, piemēram, Raiņa tekstos ļoti daudz redzam, mēs redzam izsauksmes teikumus, mēs redzam ļoti tādus apgarotus vārdus, kas it kā šķietami sadzīviskā nozīmē neko. Tur, es nezinu, arī vai ir vārds dvēseles sadzīviskā nozīmē, kaut ko nozīmē. Visticamāk, nē. Bet mēs kaut kādu saturu viņā varam ielikt katrs pats. Un, protams, ka šajā nozīmē māksla un politkorektums ir pilnīgi nesavienojams lietas. Bet no otras puses, tas pats Rainis visticamāk ir pirmais cilvēks, kurš no Saeimas tribīnes ir pateicis to, ko Dragaļevs kundze pateicis. Pateicis, ka mums varbūt nevajadzētu lietot vārdu žīds, lai apzīmētu ebrejus. Es tagad neņemtos par to derēt, bet es esmu diezgan drošs, un es varētu izaicinājumu mest jums pierādīt pretējo. Ja es nemaldos, tas ir 25. gadā, kad viņš to saka. Un ja mēs paskatāmies atkal uz to mūsu īso neatkarības periodu, uz tiem 20 gadiem starp karu, tad mēs redzam, ka politkorektums pastāvēja arī tur. Jo tāpat kā par vārdu ebrejs vai žīds lietošanu, tāpat, piemēram, oficiāls termins, lai apzīmētu mūsu ziemeļu kaimiņu valsti, nebija Igaunija, vismaz 10 gadus, tā bija Estija. Un tas pats Rainis šajā runā, kur viņš runā par ebrejiem, viņš arī saka, mēs taču apņēmāmies igauņus nesaukt vairāk par, estus, nesaukt vairāk par igauņiem. Tāpēc, ka vārds igauņi ir emocionāli aizskarošs viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es atkal atgriežos pie mūsu garamantām, vai ne, pie Lāčplēša eposa, tagad pirmais iedainieks, ko viņš sakauja, ir neviens cits kā igauņu milzis. Un ņemot vērā visu to, kas notika neatkarības kara laikā, un to, cik ļoti pēc tam Latvijas valsts nespēja sagremot, es lietošu šo vārdu, sagremot to, ka igauņi ir izcīnījuši daļai Latvijas neatkarību. Es domāju, ka tas bija tāds solītis pretī viņiem. Arī vārds leiši, starp citu, pazuda no latviešu oficiālās terminoloģijas arī šajā laikā, aizstājot to vārdu lietuvieši, kā mēs to šobrīd lietojam it kā ļoti organiski. Bet par politiķiem un par viņu runu runājot. Un vēl joprojām turpina palikt Raiņa tēmā. Es iedomājos par tiem cilvēkiem, kas uzstājās tajos mītiņos gadsimta maiņā tepat Rīgā. Vai tas būtu Vecrīgā vai tur, nezinu, Zasalaukā pie manufaktūras. Viņiem bija ar savu balsi jāspēj uzrunāt 100. Bez nekādiem mikrofoniem un bez neko. Viņi, un arī tā skaitā Rainis, viņi iemācījās to praksē. Viņi iemācījās pateikt tik skaidri, ka katrs vārds aiziet līdz tam cilvēkam. Un viņi runāja ļoti emocionāli pielādēti. Ja mēs ļoti daudz runājam par to, ka sociālie tīkli, tie algoritmi izstrādā tā, ka viņi tikai izceļ ļoti daudz negatīvas emocijas. Ja mēs būtu dzirdējuši tās mītiņu runas tajā 905. gadā, es domāju, ka mēs vēl neesam tūtam, sākot ar draudiem un beidzot ar dažādiem vēstures salīdzinājumiem, ko ar kuru darīs, tur izskanēja. Bet
Es ar to neaicinātu politiķus iet kādam draudēt, bet tad, kad pie ministra kabineta vai arī pie Saeimas šie cilvēki stāv, es domāju, ka tas ir vislabākais treniņš politiķim sarunāties, jo ar Olgu Dragaļevu būs vienmēr ļoti inteliģenta saruna, bet ar šiem cilvēkiem, kas ir vienkārši neapmierināti, un viņi sagaida skaidrs atbildes, tev ir jāspēj ļoti ātri nofokusēties. Tas ir gandrīz tāpat kā atrasties ar aktieriem vienā šaurā telpā, kur viņi visi zina labāk par tevi, kas ir uzrakstīts lugā. Jā, tas par politiķiem runājot. Respektīvi, jūs tādu labu padomu šobrīd, manuprāt, dodat. Ir sapulcējušies cilvēki, kuriem ir kas sakāms mūsu priekšstāviem, iznāc ārā pie viņiem. Jā, izmanto iespēju. Un atteikties no mēdīju treniņiem, un atteikties no dažādiem kaučiem, un tas, ticiet man, tas daudz labāk strādās. Es nedomāju, ka skaidra valoda vien ir tā māksla. Es domāju, ka tā ir emocionāla valoda, tā ir arī pietiekami pieklājīga valoda, un tā ir arī smalkjūtība, zinām, un izpratne pret, ar ko es tajā brīdī runāju. Bet, protams, jums ir taisnība par to, ka tā jābūt ir skaidrai. Tur ir vēl daži elementi. Paldies. Un šobrīd vaicāšu Osipovas kundzei. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos samērā nesen lasīju samērā skarbu vērtējumu attiecībā uz to, vai ir veiksmīgs dialogs starp mūsu tautas priekšstāviem un tautu. Un citēji, gan likumdošanā, gan praksē ir izdarīts daudz, lai varas pārstāvi ar sabiedrību sarunātos tikai attālināti un viņiem nebūtu jāsatiekas aci pret aci. Piekristu tik skarbam vērtējumam, un tepat arī ir uzsvērts gan likumdošanā, gan praksē. Ja par praksi mēs nu pat parunājām, ka tās briljantās iespējas politiķiem emocionāli un brīvi bez iestudēta rāmja, par ko Dragaļevs kundze jūs runājat, iznākt pie tautas daļas un izstāstīt, kāpēc tas vai cits jautājums konkrētā situācijā tiek risināts šādi. Un tāpēc es ar interesi vaicāju, vai tik skarbam vērtējumam varētu mēs piekrist no tiesību viedokļa. Es noteikti piekrītu šim vērtējumam no tiesību viedokļa, un šeit nav runa tikai par likumdevēju vai par... Bet runa ir arī par tiesām. Runa ir par to, ka Covid laikā mēs pārgājam uz attālināto saziņu, un iestājoties normālībai vai pēc Covid ērai, mēs jūtamies komfortabli savās pidžambiksēs pie savu datoru. Mēs jūtamies attālināti, mēs jūtamies norobežoti, mēs jūtamies pasargāti. Un es zinu, arī daļa kolēģi juridiskā fakultātē vairs negrib atgriezties auditorijās, jo arī studenti uzdod nērts jautājumus. Un ietaup laiku, ka var no office, piemēram, strādāt. Šī attālinātā necilvēcīgā savā veidā komunikācija ir kļuvusi ērta, jo viņa ļauj izvairīties arī daudzas intervijas. Es domāju, žurnālistiem dod nevis klātienē, bet dod attālinātā formā. Un es aizdomājos par to, kas ir politkorektums. No vienas puses mēs atpazīstam arvien jaunas grupas, un mēs sakam, visiem ir cilvēku cieņa, un mēs nevienu nedrīkstam aizskart runājot. Bet aiz šī politkorektuma cieņas pret citiem cilvēkiem arvien vairāk mēs slākam slēpt to, ka mēs patiesībā neko nepasakam. Mēs esam atnākuši uz sarunu, mums ir uzdots konkrēts jautājums, un mēs to vien daram, kā ilgu laiku izvairamies no konkrētas atbildes. Mēs runājam riņķī un apkārt, mēs runājam bez satura, mēs tricinam gaisu. Ir ļoti daudz intelektuāli vārdi pateikti, varbūt pat svešvārdi, ko tas sarunu partners nesaprot, bet beigās, kad paliek tas sausais atlikums, pateikts nav nekas. Un ja mēs runājam par likumdevēju, tad man ļoti gribās atgādināt to, ka tiesiskā valstī visi ir pakļauti tiesībām, un kad nonākot likumdevējā, viņi ne tikai rada tiesības, bet viņi rada tiesības tiesiskā rāmī.
un visas tiesības, kas tiek radītas, ir vienādā juridiskā spēkā. Un, jā, atgriežoties pie padomi laikiem, es domāju, kāpēc mums ir tā duālā attieksme un kāpēc tie likumdevēji bieži vien jūtās nonākuši virs likuma, nevis likuma pakļautībā. Tāpēc, ka padomi laika juridiskajā kultūrā nonākot pie varas, visas normas vairs neattiecās uz to cilvēku. Konstitūcija bija deklaratīva, valsts lēma arī prettiesiski individuālos gadījumos, un tie, kas bija pie siles vai vismaz pietuvināti silei, viņi izvairījās tostarp no krimināla atbildības. Es pavisam nesen pārlasīju Litas Beiras atmiņas. Baletdejotāja slavena bija 80. gados, un viņai bija vīrs čekists, un viņš dzērumā viņu sašāva kaklā. Bet viņam neiestājās krimināla atbildība, tāpēc, ka viņš bija čekists. Viņš bija ārpus šiem likumiem. Un tas, ka nonākot pie varas vai pietuvinoties kādām struktūrām, mēs nonākam ārpus likuma, tas tā varēja būt padomi laikā, bet piedodiet daudz, es domāju, jūtās arī mūsu laikos. Tam tā nevajadzētu būt. Tas tā nedrīkstētu būt. Bet juridiskā kultūra mainās ļoti lēnām. Un mēs esam daudz darījuši 30 gados. Un ja mēs salīdzināmies ar citām bijušajām postpadomju republikām, Latvija ir aizgājusi tālu priekšā daudzām postpadomju republikām. Ir jautājumi, kur mēs esam aizgājuši priekšā arī mūsu kaimiņu valstīm Lietuvai un Igaunijai. Mēs tikai nemākam tik skaisti palepoties ar sevi. Es varu pateikt jautājumu, kur mēs esam priekšā Igaunijai. Ja Latvijā pensionārs nomirst, tad viņa bērēm tiek izdalīts 2 pensijas. Igaunijā 200 eiro, par kuriem nevar pat bedri izrakt un aizrakt. Un ir daudzi jautājumi, kur mēs esam priekšā Igaunijai, ja jau mēs salīdzināmies ar estiem. Tā, paldies, un lai dzīvāka saruna noritētu, šobrīd ir iespēja uzdot gan jautājumus mūsu runātājiem, gan arī paust repliku. Tālās Jundzes. Varbūt es gribētu tomēr aicināt nedaudz dziļāk tajā problēmā paskatīties, jo pareizi jūs te teicāt, pareizi Atlerkungs, manuprāt, jautājumu un piemēru no dzīves minēja par to vecpiebaugas putniņu, kurš otrā dienā tie vēlētāji jau tūlītās nošķir, jūs tur Rīgā un ko tad mēs te laukos tauta, vai atkal par to, ka miedarbība vajadzīga. Miedarbības starp pārvaldītājiem un tautu. Varbūt meklēsim atbildi, kur pietrūkst tā miedarbība. Ar tiem pārvaldītājiem mēs viņus varam aicināt, turbūt, kā saku, audzināt un lielāka atbildība tāpat tautai. Nu, tie ir laba lieta, tie aicinājumi, bet tie nestrādā. Ne ģimenē strādā tie, tā sakot, vajadzīgi ir sistēma, vajadzīga ir ar prasībām noteiktām, protams, ir vajadzīgi izglītot pārvaldītāji. Un, protams, tauta, ja šī gadījumā Satveres mums pasaka, visa vara pieder tautai, nu, uzdosim sev jautājumu, ir tā vai nav reālā dzīvē? Vai teiksim, uz vēlēšanām, kur ik pa brīdim atkal kārtējo reizi mēs dzirdēsim Saeimas īpaši vēlēšanās par radio, televizoru katru otro stundu, izdariet tagad pareizo izvēli. Nu, es mēģinu kā politologs aiziet uz vēlēšanām otrā dienā, kad man ir 2000 kandidāti, 1900 apmēram kandidāti, 23 sarakstos apmēram, ja, uz Saeimas vēlēšanām. Nu, kā es no tiem kandidātiem, kurus es kā politologs, nu, labi, ja 20, 30 maksimums kādreiz pazīstu no visiem 900, nu, kā es to pareizo izvēli izdarīšu? Es paņemšu atvaļinājumu darbā un 3 mēnešus studēšu 2000 kandidātu biogrāfijas, ja, un ko tas arī dos beigās. Ja. Tātad citi mehānismi. Man dažus gadus atpakaļ nācās būt kā novērotājiem Taivānā parlamenta vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām. Un vienā tādā, man prātā palicis piemērs, vienā tādā laukuma pilsētiņā Taivānā. Es jautāju vietējiem, es saku, nu, tad jūs iesiet uz vēlēšanām, rīt vēlēšanas. Jā, noteikti iesim, noteikti, mēs te visi iesim. Nu, pa ko te jūs balsosit? Mums ir zināms, pa ko balsosim. Redz, mūsu kandidāts, ko mēs ievēlējām pirms 4 gadiem no šī apgabala,
no šī apgabala. Ja? Viņš pārcēlās uz Taipei, uz Galvaspilsētu, vairs nedzīvoja otro gadu. Pa viņu mēs vairs nebalsosim. Mums tagad ir savs kandidāts, kas ir tuvāk tautai. Un līdz ar to, uzdosim jautājumu, vai pašvaldību vēlēšanās tauta var kaut ko ietekmēt. Tagad, beidzot, laikam mums būs referendumu iespējami likums tiek pagarināts gan atkal ieviešanas termiņa. Vai tauta referendumā, valsts referendumā vispār pēc grozījumiem, piedodiet, satversmē vispār ir iespējams īstenot referendumu. Un tā aizbildināšanās, jā, ziniet, bet tur tie jautājumi nav vienmēr tik būtiski, un mēs tikai naudu iztērēsim, un tur visādi demagogi nāks ar priekšlikumiem, kā arī varbūt reizēm notiek referendumus ierosinot. Lūk, prezidentu, valsts prezidenta vēlēšanas, kā Lietuvā, piemēram. Ja. Es arī, godīgi sakot, izmainīju šai jautājumā arī kādā senākām diskusijām, kur Zatlerkungs piedalījās. Es tā kā aizstāvēju to viedokli, ka nav jēga, tur tērēt naudu un laiku, un tautai tā sakot, ko te viņi tur ievēlēs par to prezidentu, tas Saeima tiek pati galā. Process ir svarīgs. Varbūt tas rezultāts reizēm pat sliktāks būs, reizēm labāks, ja, ko ievēlēs tauta, bet process, tur būs mēnešiem ilgas diskusijas. Tauta jutīs, ka viņa to prezidentu ir izvēlējusi. Tā kā tas ir varbūt priekšlikums apspriešanai. Jā, Junģa kungs, paldies. Un būtībā varētu ļoti lakoniski noformulēt, kas būtu uzlabojams miedarbībā starp tautas priekšstāvjiem un tautu. Īsas refleksijas labprāt lūgt runātājiem uz šo jautājumu. Īsti neko nevar pateikt, bet mēs esam aizmirsuši, ka pašā sākumā tas izskanēja, ka valsts vara nav tikai 100 deputāti un tās politiskās partijas, ka valsts vara ir arī viss civildienests, viss valsts pārvaldes aparāts, un par to mēs vēl neesam neko runājuši. Ja drīkst runāt, tad var parunāt. Jā, un redziet, tas mēs un viņi, es šobrīd esmu tajā pusē, kas ir tā tautas pusē. Ja? Un līdz ar to man jāsastopās ik pa brīdi ar valsts pārvaldes aparātu. Šad tad, arī kā pensionāram, ļoti vienkārši. Un tas, kas mani tracina, ka mūsu valsts ir pārregulēta. Mums ir bijis izlaik šī pieeja, ja, tad ir problēma, jauns normatīvais akts. Un beigās to normatīvo aktu ir tik daudz, ka mēs sabremzējam visu savas valsts attīstību. Ne tikai ekonomisko, bet arī politisko attīstību. Mēs vienkārši viņu sabremzējam, tāpēc, ka visi pinamies par šiem te normatīviem aktiem, priekš tam ir vajadzīgs liels skaits juristu, kur netiek par advokātiem, tie visi strādā valsts pārvaldē un regulē mūsu. Ciniski, ja, bet diemžēl tas tā ir. Un varbūt tas viens, ja, tā mēs un viņi ir tas, ka mums nepatīk tā birokrātija. Un nepatīk nevis tāpēc, ka civildienes notur to pēctecību, ja, un viņi visi tur, kā saka, tur zem savas kontrolas, bet tas, ka katreiz mēs tur ieejam, ja, mums smaidīgi vienkārši pasūt 3 mājas tālāk, ja, vai arī pasūt pa kādu garo ceļu. Un cik reiz tu ieeji, tik reiz tev vairāk, zinām, nepatika, ja, pret valsts svaru. Un par šo neviens neskapēc negrib runāt. Jo, ierēģi, jo viņi vairāk, jo vairāk balsis viņiem ir, ja. Un tad ir tas jautājums, bet ierēģi priekš mums vai mēs priekš viņiem. Un tas nav jautājums par politiķiem, tas ir tieši kā valsts sniedz mums, teiksim, tā kā pieņems teikt pakalpojums, pavisam vienkāršākos. Un kāpēc vienmēr ir šie nenormālie džungļi, ja? Un savukārt šī lielā aiza starp politisko varu un ierēģņu varu, tur arī milzīgi, ja? Un to mēs varam redzēt, tik ir nokrīt valdība, vai ir vēlēšanas, tā valstī nekas nenotiek, 2, 3 mēnešus, 4 mēnešus. Tu pat nevari dabūt atbildi nē, jo tu nedabū nekādu atbildi. Ejot pie jebkura ierēģi. Es domāju, par to ir vērts parunāt, ja? Jo tur labas izejas nav. Tur es būšu ļoti nepopulārs teikšu, ka tur ir vajadzīgs trumpisms, lai to likvidētu. Ja? Tad vajadzīga kāda politiska vēlēšanās vienkārši atcelt kādu laiku, kāds likums, ja? Kur īstenībā mūs novedīs līdz tam stāvoklim, kāds bija Padomju Savienībā, viss bija tik tālu regulēts, ka nepārpājot likumu, tu nevarēji iziet no mājas. Kā tu izgāji no mājas, tu pārkāp kādu likumu. Un tas bija jau, es to izlasīju pat 30 gados kādā literatūrā. Nevis tas, ka es pats dzīvoju tur. Ja. Tā kā mums no šī būs jāizbūt, jo pirmkārt sabremzēšanās, kā to novērst,
Un otrkārt, kā panākt to, ka mēs tomēr būtu brīvi cilvēki, nevis nebrīvi likuma vergi. Gricmaņkungs, man jautājums jums tāds. No Junģa kunga teiktā izrietēja tēze par to, ka ir saskatāma problēma tajā, cik lielā mērā tauta tiek iesaistīta valsts pārvaldīšanas procesā, un šobrīd mēs varējām dzirdēt, ka ir mainīts viedoklis par attiecīgas amatpersonas ievēlēšanas procesu, jo pietrūkst tās pašas procedūras, kurā tauta ir iesaistīta, kas rada tautai sajūtu, mēs jau pārvaldam, mēs piedalāmies. Sakiet, lūdzu, no jūsu skata punkta, ir sajūta, ka pietiekami mēs, tauta, piedalāmies mūsu valsts pārvaldīšanā? Es no dramaturģijas skatu punkta pamēģināšu paskatīties uz to, jo tad, kad Junģa kungs runāja, es pēkšņi aptvēru, ka es runāju ar Satversmes tiesas pārstāvjiem, un es pēkšņi atcerējos vienu tādu ļoti sāpīgu momentu savā dzīvē, kas tiešā veidā sasaucās ar šo jautājumu, un arī to, ar ko jūs man uzdevāt. Ka, es nezinu, jūs atceraties, bija tāds brīdis, kad Latvija noslēdza jaunu robežlīgumu ar Krieviju. Atlerkungs noteikti atcerās. Šis bija tāds, es teiktu, tā izšķirošs brīdis, kas lielā mērā mazliet ievads, ja? Es tā iemetu bumbu, bet es mazliet atkāpšos atpakaļ. Ja mēs padomājam no tādas perspektīvas, ka visas emancipējošās kustības iepriekšējā gadsimta laikā, vai tā būtu nacionālā emancipācija vai sieviešu emancipācija, mūsu inteliģence panāca to, ka šīs kustības bija vienlaikus arī latviskas, viņas lokalizēja. Ja, viņi ietērpa mūsu tēlos, tā bija mūsu cīņa. Es kā jaunietis, ja, man tajā brīdī bija kaut kādi 14 gadi, ja, kad visas šī robežlīguma sāga sākās, es jutos pilnīgi atsvešināts. Un es atceros gan tos protestus un tur... Lai arī kas tagad būtu Raivis Dzintars, bet viņš tomēr toreiz tur stāvēja un viņš pārstāvēja daudzus tos cilvēkus, kas jutās tieši tāpat kā es. Un tad, kad Junģa kungs piemin referenduma kārtību, referenduma ierosināšanas kārtības maiņu, kas notika, vai es vienīgais sāku domāt par to, ka šī procedūra tika mainīta aiz bailēm, jo mums bija referendums par otru valsts valodu, un pēc tam tika mainīta kārtība, kā var tikt ierosināts referendums. Un ja mēs atkāpjamies atpakaļ uz baiļu jautājumu, kurā, kurš bija tur, stāvēja uzvaras bulvāra galā, mums 30 gadus, un mēs tikai tagad sadūšojāmies viņu nojaukt. Vai nav tā, ka mēs ļoti lielā mērā mūsu lēmumus pieņemam aiz bailēm, un tāpēc arī mēs nevaram mainīt, šī miedarbība nevar notikt, tāpēc, ka mēs baidamies, mēs saku par visu, ja? Gan par varu, gan par tautu, mēs baidamies, ja tur būs kāds cits, viņš varbūt būs vēl sliktāks. Jo, es kā vienkārši cilvēks un kā arī kā vēlētājs, es arī saprotu to, ka tām bailēm ir pamats, jo mēs dzīvojam blakus Krievijai un ļoti agresīvai valstī, bet kaut kur mums vajadzētu dabūt to drosmi, ka mēs varam arī kļūdīties, mēs varam mēģināt, un mēs varam arī izsludināt referendumu varbūt par jautājumu, kur mēs neesam tik droši, ka būs pareizā atbilde. Es lūkšu reflektēt uz Junģa kunga jautājumu arī Dragļevas kundzei un Osipovas kundzei. Kas, jūsuprāt, būtu maināms, uzlabojams šajā miedarbībā starp valsts varu, jeb tautas priekšstāvjiem un tautu un sabiedrību? Man ir diezgan īsts jautājums. Mums akūti pietrūkst finansējumu sabiedriskajiem mēdījiem, un mums ir nepieciešams daudz plašāks un kvalitatīvāks lokālo, reģionālo mēdīju tīkls. Man tagad laikam grūti izvēlēties, kur no tiem diviem punktiem izcelt,
jo bieži vien tika pateikts, ka mūsu sabiedriskie mediji Eiropas kontekstā ir ļoti slikti finansēti. Un es domāju, ka ja tas finansējums būtu lielāks, mums būtu iespējas ieraudzīt daudz precīzāk, kas Latvijā notiek. Tas nejauši sanāca tā frāze, bet jebkurā gadījumā mums tiešām mēs zinātu daudz detalizētāk, kā tiek pieņemti lēmumi un laikam arī kādi lēmumi tiek pieņemti, jo žurnālistika ir dārga, tā ir lēna, kvalitatīva žurnālistika prasa laiku un tad attiecīgi arī naudu. Lūk, un es arī redzu ļoti bieži, kā šī miedarbība notiek tajā pašā jau piesauktajā Somijā, jo tur katrā pilsētā, katrā ciematā ir kvalitatīvs vietējais mēdījis, kurš saprot vietējo cilvēku bažas, prasības, viņu mentalitāti, viņu vietējo politiku, un attiecīgi arī uzmana gan valsts varu, valsts līmenī, gan arī pašvaldību līmenī. Un tas, diemžēl, Latvijā mums pietrūkst. Mums ir kvalitatīva reģionāla žurnālistika, bet mēs varētu celt to latiņu. Diemžēl komerciāli tas neatmaksājas, tāpēc te jācer tikai vai nu uz valsti, vai nu uz kaut kādām citām struktūrām un sponsoriem. Bet es tiešām aicinu par to domāt. Valsts ir dārgs projekts. Ja mēs gribam labu valsti, tas nemaksās lēti, un mazas valsts maksā vēl vairāk nekā lielas valsts, jo katram nodokļu maksātājam ir jātur uz saviem pleciem viss tas pats sloks, kas lielā valstī. Vienā šāda veida diskusijā auditorija uzdeva jautājumu, ko man darīt, ja esmu apvainojies uz valsti. Un pirmā brīdī patiesībā ir reti gadījumi, kad man nav ko pateikt. Bet šis bija tas gadījums. Un tad es sapratu, ka cilvēks nevar būt apvainojies uz valsti. Viņš ir nonācis konkrētā situācijā, kur ierēģi viņu ir iedzinuši strupceļā. Un te mēs atkal atgriežamies pie ierēģiem. Un no kurienes tad nāk visi likumprojekti? Un kas tad ir tas, kurš nepamana to cilvēku ar viņa vajadzību? Tās ir pašvaldības, kuras piedala pie izpildu varas, pie valsts pārvaldes, kurām ir jāpamana katrs cilvēks. Tie ir ierēģi, kuri izstrādā likumprojektus un kuriem ir jāizanalizē. Un tā likumdošanas tehnika šajā līmenī es pilnīgi piekrītu, ka mums ir pārregulēts. Tai brīdī, kad parādās kāda problēma, mēs nevis pārstrādājam pēc būtības un radam jaunu konceptu, bet mēs vecajam konceptam piekabinam vēl vienu kāju. Ar domu, ka tad tas beņķītis stāvēs stabilāk, ja būs 5., 6., 7. kāja, un mēs stutējam to pašu sapūšo beņķīti, kurš ļodzās uz visām pusēm, nevis izstrādājam jaunu konceptu. Otrs, tad, kad tiek radītas jaunas tiesību normas, es par to esmu ļoti daudz publiski runājusi. Kam mēs rakstam tiesību normas? Likuma paklausīgam cilvēkam vai tam potenciālajam pārkāpējam? Un man ir ļoti skumji, ka Latvijā tiesību normas mēs rakstam likuma pārkāpējam. Mēs viņas rakstam tā, lai būtu grūtāk pārkāpt. Bet tad, ja ir grūtāk pārkāpt, piedodiet, ir arī grūtāk izpildīt vai praktiski neiespējami izpildīt. Un te mēs nonākam tais nebeidzamajos žurku skrējienos pa birokrātijas gaiteņiem. Tātad mainīt attieksmi. Un tas, diemžēl, jau vācu tiesību sociologs Maks Vēbers teica, ka likumdevēji var būt dažādi, bet ja ir labs sakārtots valsts aparāts, tā valsts funkcionēs labi. Jā, Kažokas kundze, jums jautājums ir. 2 jautājumi. Es neapvainošos, ja saņemšu atbildi uz vienu no tiem, bet pēc jūsu izvēles, reflektējot uz tām ļoti interesantajām idejām, ka šajā diskusijā jau ir izskanējušas. Un pirmā manas tāds kā pārdomas, ko es mēģināšu noformulēt jautājumu formā, ir par to, ko darīt, lai cilvēki, kas ir politikā, it sevišķi valdībā, spētu runāt skaidri, saprotami ar mugurkaulu. Jo te es arī redzu vienu no iemesliem tam, kāpēc Latvijā ir tik zema uzticēšanās gan valdībai, gan vispār varas institūcijām, gan arī vispār vēlēšanu nozīmei. Jo tajā brīdī, kad kāda partija no opozīcijas vai no vēlēšanu procesa nonāk valdībā, mainās ļoti uzskatām arī tās retorika. Viņa kļūst ļoti izvairīga un rezultātā tas pilsonis, kas ir gājis uz vēlēšanām, pārstāja saskatīt atšķirības starp politiskajām partijām. Un pēc tam, kad viņam pajautā,
vai tu uzskati vēlēšanas par nozīmīgu procesu, Latvijas pilsoņi biežāk nekā jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi pateiks nē. Man nesen bija jāgatavo tāds kā pārskats par Latvijas sabiedrības saliedētību, un šie ir tie dati no Eirobarometra, kas mani nošokēja. Un man šķiet, ka tas, ko teica Zatlera kungs par to, ka Latvijā politiķi nerunā skaidri un runā izvairīgi, sevišķi tajā brīdī, kad viņi ir nonākuši valdībā, ir daļa no šīs problēmas cēloņiem. Bet jautājums ir par risinājumiem. Vai kādam no jums pēkšņi atrastos kāda ideja tam, kā motivēt politiķus tajā brīdī, kad viņi ir nonākuši valdībā, nerunāt tik izvairīgi pat tādos apstākļos, kad politiskā loģika diktētu pretējo. Jo, protams, ka ir dažādi iemesli, kāpēc viņi tā rīkojās, bet sākas ir tādas, ka zūd sabiedrības uzticēšanās varai. Tas ir mans pirmais jautājums, varbūt kādam no jums ir kāda ideja, ko šeit varētu darīt. Un otrs ir saistīts jautājums arī par risinājumiem. Kādā veidā cilvēkus, kas ir pie varas, pirmām kārtām politiķus, bet ne tikai arī augstākos ierēņus, varbūt arī tiesu varas pārstāvis, motivēt doties ārpus savas komforta zonas, runāties ar cilvēkiem, ar kuriem viņiem varētu būt nekomfortabli runāties. Jo dažkārt tas ir tiešām vienīgais, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Man ir bijušas vairākas fokus grupas ar iedzīvotājiem Daugavpilī, Rēzeknes novadā, Pļauniekos, Bolderājā, kuriem ir tāda pamatīga aizvainotības sajūta, sašutums un dusmas, bet tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz kādam risinājumam, vienīgais, kas īstenībā viņus arī pamatīgi nomierinātu, ja viņi justu kaut elementāru cieņu pret sevi, ko ir viegli parādīt ar viņiem sarunājoties. Un man līdz šim nav sanācis pārliecināt lielāko daļu politiķu, ka tas risinājums ir tieši tik vienkāršs un ka ir vērts veltīt savu laiku šāda veida sarunām. Iespējams, ka šobrīd jaunā prezidenta ļoti augstie popularitātes reitingi, man ir jaunākie dati, apliecinās skaidrāk, kāpēc šāda veida taktika ir efektīva. Braukāties pa visu Latviju un runāties kā līdzīgs ar līdzīgu ar cilvēkiem, bet kā par to pārliecināt, kā tā Latvijas politikas augstākās ierēdniecības un citu augstu amatpersonu vairākumu? Varbūt kādam no runātājiem šeit ir idejas. Viens no iemesliem faktiski ir bailes kļūdīties. Un mēs nepiedodam politiķiem, kā viņas kļūdās, mēs viņus neievēlam, bet tas trakākais, kad arī ierēģi viņiem ir bail kļūdīties, lai gan viņiem nekas par to nedraud. Varbūt tas ir tāds, kas saka, sekas tam periodam, kad par visur galvenajā atbildība bija Knaba. Un Knaba bija kā bubulis, ja, un ierēģi vienkārši vairs neko nedarīja, kamēr nav, pēc likuma burtiem. Un viens no tām iespējām, kā to labot, ir pārtraukt šo kolektīvo atbildību. Viens lēmums, viens paraksts. Labi, 2. Bet nevis, kad tu ieraugi dokumentu, kur ir 11 paraksti. Tas nozīmē, ka neviens neatbild. Ja? Kas attiecās par šo, es nokomentēšu to, ka šīs sarunas ļoti svarīgas ar cilvēkiem. Jā, un viņi to augstu novērtē, un viņi augstos reitingos. Bet viņi zemapziņā gaida arī vienu. Viņi nepiedos neizlēmību vai nepiedos izvairīšanos no asākām problēmām. Tas nozīmē, ka šajās sarunās jārunā ir ne tikai par to, kas visiem patīk, bet arī par to, kas varētu daudziem nepatikt. Es gribu papildināt ar to, ka tās sarunas jau nenozīmē aiziet un selfijas uztaisīt kopā ar potenciālajiem vēlētājiem. Tie cilvēki nāk uz sarunām, tāpēc, ka viņi grib tikt sadzirdēti. Un mūsu valsts bieži vien ir ļoti skaisti parādījusi, ka viņa negrib sadzirdēt savus vēlētājus. 13. saima un Varakļānu novads. Un pēc tam visas tās diskusijas, kādas bija 13. saimā, viņi nobalsoja, ka viņi grib būt pie Madonas un nevis pie Rēzeknes. Viņi darīja visu, ko viņi no savas puses varēja darīt, lai tiktu sadzirdēti. Un ko teica likumdevējs, kādas bija politiskās diskusijas, un kā lai Varakļāni neapvainojās uz 13. saimu. Varakļāni pīci no saimas tribīnes.
Vai tā ir cieņpilna attieksme pret pašvaldību, pret cilvēkiem, kas turās un nedodās ne uz Rīgu, ne uz Īriju? Tie Varakļāni labs piemērs, ap citu. Ja? Varakļāni ir viens no tiem novadiem, kuram ir ļoti augsta pašorganizācijas pakāpe. Būtīgi sakot, tāds ļoti labs standarts, visiem tā būtu jādara. Es atceros, ka es jautāju Varakļānos, cik jums bērni neiet skolā, jo man ministrijā izglītības ministrijā nevarēja atbildēt. Viņi saka, mums visi iet skolā. Es saku, kā jūs to zinat? Nu, ja neiziet uz skolu, kaimiņš nākošā dienā ir klāt pieklauvē un saka, kāpēc tu neej uz skolu? Tas ir, saprotiet, šī te uzticēšanās viens otram atbildīgi vienam par otru. Un Varakļāns vajadzēs slavēt daudz vairāk. Jā, man nav risinājumu Ivetas minētajām problēmām, bet man šķiet, man tikko ienāca prātā viens triks, kas var mūs pietuvināt šiem risinājumiem, un tas būtu paņemt telefonu un izdzest Twitteri, arī no datora. Un tas palīdzētu mums pietuvoties risinājumam abām šīm problēmām, jo no vienas puses Twitteris rada, vai X, rada ilūziju, ka gan mums žurnālistiem, gan arī lēmumu pieņēmējiem, ka viņi dzird tautu. Bet īstenībā viņi dzird dažu kultūras darbinieku un viņu troļu armiju kolektīvo balsi. Un tad atnāktu arī risinājums tai otrai problēmai, proti, es nelielu atkāpu izdarīšu, mēs nesen ar kolēģiem vienu pētījumu ietveros intervējām valsts izglītības satura centra ierēdni darbinieci. Un viņa aizējot prom no intervijas, izmeta tādu joku, ka tagad es jau zinu, katrs, kas sniedz interviju žurnālistiem, tiek atlaists. Lūk. Un kāpēc tas notiek? Tas notiek dēļ tā saucamās Twitter tiesas, jo nedod Dievs tiek pateikts kāds asāks teikums, kurš bieži vien tiek izrauts no konteksta vai arī netiek izrauts no konteksta, bet kļūdas, es nezinu kā vēlētāji, man šķiet, ka vēlētāji kļūdas piedod, bet Twitteris gan nepiedod. Un tad mēs attopamies ar tām bailēm runāt, un man šķiet, ka arī savā studijā es bieži vien jūtu to atmosfēru, kā tik nepateikt kaut ko tagad pēc dažām stundām vai pēc dažām dienām, ko es redzēšu katrā postā un par ko es saņemšu nāves draudus, apvainojumus, vēstules darba devējiem un tā tālāk. Un tā ilūzija, ka tas pārstāv lielu sabiedrības grupu, tā tiešām ir ļoti noturīga mūsu apziņās, tāpēc es izdzēsu jau no telefona, un tas tiešām ļoti palīdz. Paldies! Jā, vēl ir citi radikālāki priekšlikumi. Draunieka kungs? Klausoties jūs, man nav neviena jautājuma, bet man ļoti daudz atbildes. Bet tā kā šeit ir izmētāti tik daudz diskursi, kad mēs nevis tuvojamies kaut kam kopīgam, lai būtu kaut kas tāds, kas mēs aizējām mājās ar kādu kopīgu domu, bet mēs visu laiku turpinām mētāt dažādos virzienos. Ja neviens cits nevar aizstāvēt ierēģiņus, tad man tas būs jādara, jo ierēģim arī tas pats stingzinošais efekts, un problēma ir nevis knāps, bet problēma ir tas, ka jebkurš politiskais vadītājs, vienalga vai mazā pašvaldībā vai lielā ministrijā, viņš iedomājas, ka viņš arī vada. Un tikko kaut kas viņam nav paprātam, te ir tas, ko te pieminēja par to izglītības jomu, tas kaut ko ne tā pateicis un uzreiz meklē citu darbu. Tie nav normāli noteikumi, tā nav normāla kārtība, ka tev visu laiku jāstāsta pār plecu un visu laiku stingzinošais efekts, nevis, ka tu izdarīsi kaut ko nepareizi, ka kāds muļķis nesapratīs, ko tu esi darījis. Vienkārši, ja politiķis iedomājas, ka viņš izsur vadīt, priekš kā viņam vajadzēja šofērs, lai vada automašīnu, lai vada tramvaju, lai vēl kaut ko pamēģina vadīt. Jebkuras vadības prasmes ir jāiegūst, un to sistēmu ir jāuztur ar kvalifikācijas eksāmeniem, ar profesionālo ētiku. Mums civildienas Latvijā faktiski vairs nav. Latvijā civildienas nav. Jau gadu desmitiem. Un tur arī visu problēmu sakne, jo katrs politiķis iedomājas, ka viņš var pieņemt visus lēmumus ierēģi vietā. Tas tā nav, tur nekas nesanāks. Man šeit diskurss, kur ir vērts runāt un kas ir pēc būtības, ir ļoti svarīgs.
ir par to, vai mēs cenšamies izdot regulējumu priekš tiem, kas godprātīgi ievēro, vai priekš tiem, kas apzināti visu pārkāpj. Un tā ķeze ir, ka mēs dzīvojam vienlaikus divās tiesību kultūras telpās. Šeit vienlaikus Latvijā ir 2 tiesību kultūra telpas. Un ne jau valoda to šķir, lai gan daži varbūt priecātos tik vienkārši. Bet ir cilvēki, kuri uzskata šo valsts par savu un kuri neskrien pāri ielai pie sarkanās gaismas. Un ir cilvēki, kuri izmantoja puri iespēju, lai kaut kur aizskriet. Un dziļi vienalga, vai tie ir homo savitikus, kas šeit ir aizķērušies, kaut arī viņi runā latviešu valodā, vai arī tie ir cilvēki, kas lieliski jūtās šajā patērētāja sabiedrībā, kad tikai kaut ko sakām, kad tikai aizskriet kādam citam garām. Bez sodīšanas viņus piespiest kaut ko ievērot vienkārši nav iespējams. Un ko lai dara likumdevējs, pat ja viņš ir apzinīgs un saprotošs un ar kuriem tad īsti strādāt. Nevar būt vienlaikus regulējums gan tāds. Protams, Sanitai Ospils kundzei pilnīgi taisnība ir jāsāk ar civildienas. Civildienas vienkārši jāatjauno, bet kurš būs tas politiķis, kas atnāks un pateiks, ziniet, mēs gadu 10 darījām aplami, tagad ir jāatjauno civildienas beidzot. Sākt vajadzētu kaut viens politiķis būt atbildīgs par šo galveno instrumentu. Galvenais politikas instruments ir ierēģi. Labi, vēl ir viens jautājums, un patiesi es varu piekrist, ka mums ir dažādi diskursi ir izskanējuši, un sarunu dalībniekiem noslēgumā būs iespēja teikt repliku, kur jūs varēsiet uzsvērt to vēstījumu, kā Draunieka kungs minēja, ar ko tad mēs varētu doties mājās. Bet pirms mēs dodamies pie noslēguma replikām, beidzamais jautājums, Pīlēn kungs, vai replika jums? Jā, tā būs drīzāk replika, jo klausoties tiešām ļoti dažādos viedokļus, es gribētu vienu dimensiju likt lietā. Paskatāmies uz Latvijas tiesisko un nacionālo valsts telpu no nākotnes redzējumu. Ja mēs paskatāmies kaut vai eiropiešu skaitu 20. gadsimta sākumā un paskatāmies 100 gadiem, tad tas aprēķins saka, ka tie būs 4%. Ja mēs skatāmies no statikas viedokļa uz šodienas problēmām vai šodienas emocijām, un mēs zinām, ka nācija saliedējās grūtos laikos, tad es gribētu piedāvāt dimensiju paskatīties no nākotnes līdzīgi kā savā laikā tīri tehniski ap 1860. gadu visu veidu infrastruktūru mainīja dzelzceļa ienākšana, kas izmainīja dzīvesveidu sociālo. Un to dimensiju, ko es gribētu piedāvāt, ielikt visā iekšā, sauc par dinamisko sarežģītību. Tas nozīmē, tad, kad mainās ārēji apstākļi, iekšējā identitātes problemātika, bet gan viens, gan otrs spēj ietekmēt nākotni. Tāpat tā dimensija mēs, viņi, šeit izskatās vairāk viņi politiķi un mēs savādāk. Es gribētu piedāvāt Ken Wilbera dimensiju 4 kvadrāti. Tas ir iekšējā mūsu dvēseliskā izjūta, tas ir tas, ko mēs varam novērīt ar savu fiziskiem parametriem. Mēs, tas ir mūsu kultūra telpas, mūsu izpratnes par šo teritoriju, un viņi tas ir juridiskais ietvers. Un ja mēs paskatāmies šo nākotnes problemātiku un kaut vai tādu vienkārši dzelzceļa tematikas izmaiņu uz Latviju, uz viņu identitāti, tad politika ir identitātes meklējumi. Ja mēs zinām, ka mums turojās ļoti sarežģīti laiki, tad šī salikšanās kopā mugurām ir iespējama tikai manā izpratnē no nākotnes dimensijas. Un tāpēc man liktos tajā diskusijā ievies šādu Maks Vēbers šo te atbildības vai attieksmes ētiku. Attieksmes ētika mēs paužam savu viedokli, bet atbildības ētika nozīmē atbildību par nākotni. Ja mēs šo nākotnes dimensiju varētu ielikt iekšā, mums ļoti daudz jautājumu mēs un viņi atrisinātos. Paldies! Paldies. Praktisks priekšlikums, kā lūk risināt mēs jūs šo sarežģīto aspektu, bet šobrīd man jāteic, ka laiks nepielūdzami ir paskrējis un man jāaicina sarunu dalībniekus izteikt
noslēguma replikas. Es jau teicu, piekrītu Drauniekungam, ka dažādi diskursi ir izskanējuši, un šobrīd ir tā iespēja varbūt to galveno vēstījumu, ko katrs no jums vēlētos paust noslēguma replikā, ir šī iespēja. Un tad dosim vārdu Ziemels kundzei, lai kopsavilktu to, kas šajā diskusijā dažādu viedokļu kompozīcijai jāteic, kas tad ir tas, ko Ziemels kundze būs paņēmusi kā esenci. Zatlerkungs, lūdzu. Noslēgumā es teikšu to pašu, kā sākumā. Mums nevajag diskutēt un strīdēties un nedodies lolot kaut kādas ilūzijas par, ja mēs kaut ko mainīsim mūsu politiskajā struktūrā, ka tas nesīs kaut kādu tūlītēju labumu. Tas nesīs vēl lielāku haosu. Bet mums ir jāpievērš uzmanība, ar kādu cilvēcisko saturu ir piepildīts šīs institūcijas. Te mēs redzējām, attiecībā gan par Saeimu, kāda būtu vēlējumi, un, protams, man vislabāk patīk, ka šis vēlējums atjaunot civildienestu. Jo civildienests, jeb vienalga valsts pārvalde, visu laiku ražoja mūsu politiķus, jo nebija, kur viņus ņemt, politiķi paši sev neatražoja, vienkārši ērtāk paņemt ir to. Un es domāju, ka tas ir izdarāms. Tikai tad, ja mēs šādas sarunas atkārtosim ar tik lielu regularitāti, ka agri vai vēl kādam kaut kas nostāsies savās vietās, jo teiksim tā, ja politiķi ir iztapīgi, tad viņiem, lai viņi būtu iztapīgi mūsu idejām, ir viņas vienkārši jāprezentē un nepārtraukti. Ja? Tā ir mūsu atbildība. Jā, es laikam pateikšu kaut ko pavisam savādāk nekā tas sakotnējs mans vēstījums, kas bija diezgan praktisks. Bet runājot par to, kā arī te izskanēja dažādas perspektīvas un turpinot domu par to, ka bieži mēs un viņi, tauta un politiķi, dažādas sabiedrības daļas, dažādas atšķirīgas izcelsmes cilvēki viens otru nedzird, man šķiet, ka tas galvenais, tā atziņa, ar ko es aizēju no šīs sarunas, ir, ka mums ir jātrenē šī spēja kritiski raudzīties uz pašu pozīcijām, lai neiestrēgtu savā pārliecībā un lai mēs turpmāk neieslīdētu vēl dziļāk kultūra karos no vienas puses, pārprastā politkorektumā no otras puses, un beidzamais, laikam, es tomēr novēlēšu visiem, kas sniedz intervijas un politiķiem, kas ir klātēsoši vai kas skatīsies šīs sarunas, lūdzu atbildiet uz žurnālistu jautājumiem skaidrā valodā. Jūs iegūsiet, un arī visi būs pateicīgi. Jā, paldies. Es esmu ļoti pateicīga līdzrunātājiem, tāpēc, kad kaut arī viedokļi ir dažādi, es neredzēju, ka veidojās dažādas bildes. Mēs zīmējam visu vienu un to pašu bildi, un viņi ar vien vairāk detaļas ieguva, ar vien vairāk krāsas ieguva, tāpēc, ka mēs runājam. Un valsts tā ir ideja, un valsts tā ir komunikācija, un acīm redzot tieši komunikācijā kaut kādos salauztajos telefonos ir problēma. Un tad, ja mēs godīgi savā starpā sarunāsimies, es domāju, ka gan politiķi uzzinās, ko vēlētāji grib, gan vēlētājs sapratīs, ko politiķis sola. Un Junģa kunga minētais piemērs par to, ka mēs nevēlēsim šo deputātu, tāpēc, ka viņš vairs pie mums nedzīvo, piedodiet, tās ir mažoritārās vēlēšanas. Un proporcionālās vēlēšanas ir kolektīvā atbildība. Un nejūt to individuālo atbildību, un tie plusiņi un mīnusiņi, tā jauktā sistēma to neatrisina. Es zinu, ka ir dažādi politiķi, es zinu Čepānas kundzes pieredzi un lielo darbu ar vēlētāju vēstulēm un risināšanu un iedziļināšanos, bet tā var izdegt vienu sasaukumu laikā, jo tas ir milzīgs darbs, un to palīgu nav tik daudz, lai šo resursu Latvijā veiktu, un tāpēc arī ir tas, ka komunikācija starp politiķi un vēlētāju, tas ir caur masu mēdījiem. Masu mēdī ir tie, kuri sniedz informāciju un analītiskā, kritiskā žurnālistika ir vitāli nepieciešama, lai pastāvētu valsts. Žurnālists nav tas, kurš tur ruporu. Es tikko biju konferencē, kur runāja par drafteru ētiku.
Kas ir drafteri, tie ir tie, kas izstrādā likumprojektus. Un tie ir juristi. Un cik viņiem ir grūti, Nīderlandes profesori bija pētījuši, cik grūti ir būt ministrijā likumprojektu izstrādātājiem, tāpēc, ka no vienas puses viņš zina, kas juridiski ir jāatrisina, no otras puses ir milzīgs politiskais spiediens ielikt tur iekšā prettiesisku risinājumu, tāpēc, ka tāds ir politiskais pasūtījums. Patiesībā mēs un viņi, mēs visu dzīvi savā veidā mainamies vietām. Tikai tajā brīdī, kad mūs paceļ dzīve, mums liekas, ka mēs nekad vairs nekritīsim atpakaļ, bet tā jau nav. Mēs visu laiku esam šajā smilšu pulkstenī, un tā dzīve grozās dažādos veidos, dažādos virzienos. Tāpēc nav jau mēs un viņi, ir brīdis, kad es biju mēs, ir brīdis, kad es biju viņi. Un man, kā Zatler kungam, tagad ir tā divējādā pieredze, ja? Tostarp dodoties kā vienkāršam cilvēkam pie ierēdņiem un saņemot zināmas problēmas un saprast, kā tas ir dzīvot Latvijā. Jā, paldies jums arī par vērtīgo sarunu. Es par ļoti daudz ko domāju, tāpēc arī varbūt man tā, kamēr es tojās ieskriešos tajā, ko es gribu pateikt. Man ir tur tādi divi tēli, kas man ir palikuši atmiņā vēl joprojām. Tēli vai jēdzieni. Viens ir tas, ko sarunas sākumā minēja Dragaļos kundze par ievainojamību. Un to, cik šo jēdzienu var attiecināt arī uz valsti un tautu kopumā vai sabiedrību kopumā, cik mēs spējam būt ievainoti vai atklāt to, ka mēs esam ievainoti par kaut ko un cik tas var mums palīdzēt dziedēt vecus aizvainojumus vai arī pielāgoties jauniem apstākļiem, jo otra lieta bija tā, ko Pīlēna kungs īstenībā teica, ka par šo dzelzceļa izveidošanu, un man likās vienkārši ļoti interesanti, ka runājot par 19. gadsimtu vidu, ja mēs skatāmies Lielbritānijas kontekstā, tur tiešām runā par dzelzceļu ļoti daudz, bet tādā pat laikā Latvijas kontekstā, un ko es atceros arī no skolas programmas par 19. gadsimtu vidu, runā tikai un vienīgi dzimbūšanas atcelšanas kontekstā. Jo 1861. gadā viņu atceļ visā Krievijā, līdz ar to arī Latgalē, tas ir Vitebskas guberņā. Un, ka mēs īsti nevaram runāt tikai par to tehnoloģisko pusi, bet mums ir jārunā arī par to emancipējošo pusi, kas man šķiet ir ļoti liela daļa no tās dienas kārtības, kurā mēs arī šī sarunā esam iegājuši, ka ir zināms jautājumu loks, kas attiecās uz to, kā ieraudzīt neredzamo, kā atklāt neatklāto vēl, un tāpat laikā mēs un viņi, it kā jau tā atbilde ir jau uzminēta tajā pašā 19. gadsimtā. Viena atbilde ir sociālisms, otra ir nacionālisms, kas izjauc robežas starp ļoti daudziem cilvēkiem un parādīja, ko nozīmē masu kultūra, vai ne, kurā mēs esam piederīgi. Jā, tas man tāds pēdējās pārdomas. Paldies. Paldies. Ziemels kundze, jums vārds un samērā sarežģīts uzdevums. Visus šos dažādos viedokļus mēģināt kopsavilkt. Lūdzu. Jā, paldies, tiešām viegli nebūs, bet visu pirms nonākot pie šī kopsavilkuma, kur es labprāt arī veikšu, es tomēr gribētu pateikt milzīgi paldies Satversmes tiesai par to, ka sarunas turpinās. Un es domāju, ka runātāji, tātad mūsu uzaicinātie šīs sarunas dalībnieki, kuri dalījās ar ārkārtīgi interesantām domām, pieredzēm un dažādos līmeņos, dažādos arī dziļuma līmeņos, līdz pat ezotērikai nonācām, jā, tas ir pilnīgi vietā. Un arī jums, mīļie dalībnieki, par to, ka es ceru, jūs novērtējat šo sarunu nepieciešamību Latvijas kultūra telpā un būtībā starp mums visiem dažādajiem politiķiem, juristiem, māksliniekiem, žurnālistiem. Mums arī ir matemātiķi un fiziķi bijuši mūsu sarunās. Redzat,
jūsu pausto domu centrā tomēr izvirzījās saruna, dialogs. Saruna par Latviju. Ja? Un es tiešām ceru, kā arī šeit izskanēja, ka šīs sarunas turpināsies. Šis nav tipiskais Satversmes tiesas, tātad valsts augstākās tiesu instances, tāds tipiskais amplua. Bet tik tiešām jūtot, ka šī saruna valstī ir vajadzīga Satversmes tiesai kā vērtību tiesai, viņa arī piestāv. Un tāpēc arī Satversmes tiesa, pie milzīgās slodzes, kas, es zinu, jums ir, mēģina šo organizēt, un es ceru, ka būs vēl. Bet tagad par kopsavilkumu. Es neminēšu katru tēzi pie jūsu teiktā, bet jūs sevi atpazīsiet. Un es veidoju, klausoties jūsos, es izveidoju arī komentāros un replikās no zāles. Man šķiet, es izveidoju vienu tādu ceļu, kas vijās. Un es sāku ar Satversmi, un es beigšu ar Satversmi. Manuprāt, tas ir diezgan loģiski, jo pie Satversmes mums ir jāpieturās, un labi, ka ir pie kā pieturēties visā šajā dažādībā, kas izskanēja. Redzat, manuprāt, mums ir jāsaprot tas, ka Satversme ir kā tāda, ir ilgtermiņa domāšanas dokuments. Savādāk nemaz nevar būt. Kāpēc? Nedošu visus iemeslus, bet viens no iemesliem ir tas, ka Satversme jau aptver sevī, aptver visu šo attīstības gaitu, kuras rezultātā ir radusies valsts, kuras rezultātā mēs esam šeit. Tātad Satversme uzņem sevī visus iepriekšējos gadsimtus. Vai mums bija dzelzceļš, vai nebija dzelzceļš, tas viss tur ir konkretizēts un uz nākotni vērsts. Tā ir ilgtermiņa domāšanas dokuments. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un jautājums ir mums, visiem, vai mēs esam kā sabiedrība šajā vektorā attiecībā uz ilgtermiņa domāšanu. Es domāju, tas, kas izskanēja, tas, kā es saklausīju, ar ko jūs dalījāties, ka ne mēs, ne viņi, mēs neesam ilgtermiņa domāšanas vektorā. Un jā, kā Zatlerkungs tieši tā arī sāk šo sarunu, ka, diemžēl, politikā valda īstermiņa domāšana, un līdz ar to no tā arī ir visas problēmas. Un kamēr tas nemainīsies, mēs vienkārši tā patiesi arī neizpildīsim Satversmes doto uzdevumu. Kas traucē šai ilgtermiņa domāšanai, kura, protams, ir tātad tautas ilgtspējīgas attīstības, viens no pamatiem, ja tā varētu teikt. Traucē tieši tas, ko jūs arī konstatējāt, visi cienījami runātāji, proti, mēs neprotam runāt savā starpā, mēs negribam runāt savā starpā, mēs arī dialogu negribam, slēpjamies attālinātībā. Es domāju, ka šeit varbūt tieši tas neizskanēja, bet tas bija starp rindēs. Mēs mūsu šo spēju un gribu runāt ierobežo partiju disciplīna, partiju savstarpējā, protams, konkurence un nenovīdība, un tāpēc arī nevar runāt. Ja? Tas tur viss ir. Bet redzat, kopējais un piederība ir kopēja lieta valstī. Var veidoties tikai tādā sarunā un tādā dialogā, kas ir dzīves saruna, kas ir pēc būtības un kas ir par lietu. Tas ir tas, ko jūs arī mēģinājāt teikt. Un kurā sarunā, kurā patiesi parādās vēlme, tāda patiesa vēlme to katru cilvēku arī saskatīt.
tajā sarunā kā savu sarunas dalībnieku. Un tas ir vēl viens satversmes arī tāda mācība, ka katrs cilvēks ir vērtība. Un tajā brīdī, kad pamainītos šis vektors, kurā arī būtu vietiņa atziņai, ka katrs Latvijas cilvēks ir vērtība, arī tad jau būtu patiesais pamats sarunai. Jā, demokrātija ir dārga, jo šis ir tā saruna ar katru, par katru, un ka es esmu ieinteresēts tajā, kas tev rūp un kā tev iet, tā ir demokrātijas motors. Tas ir tas, kas veido demokrātiju. Tādā ziņā demokrātija ir dārga, bet Latvija nav liela, un tā demokrātija vēl ir pavelkama un izpildāma. Ir daudz grūtāk Vācijā, ja? Ticiet man, un Francijā vēl grūtāk. Tieši tā, demokrātija ir dārga, sava valsts ir dārga. Ja? Bet kāda ir alternatīva? Alternatīvas jau nav. Mēs zinām, kā ir, kad nav, un tā nav alternatīva, lai vispār runātu par tautas ilgtspēju. Uzticēšanās valstī ir jākopj caur kvalitatīviem medijiem, nodrošinot to, ko vajag, lai veidotos kvalitatīvs medijs, caur kultūras spēku, caur to, ka kultūra arvien biežāk pievēršās tēmām, kuras ir smagas, kā jūs izrādē, kuras mums, starp citu, bija ilgstoši arī tabū topiks, jāsaka tā, tabū tēma, tātad Ulmaņa loma 40. gadā. Bet varbūt tas, kas neizskanēja, un to es tiešām gribētu no sevis pievienot šai diskusijai, izglītība. Izglītības centrālā loma. Jo viss tas, par ko mēs runājam, kā nav vai kam vajadzētu būt. Tas viss var būt tikai pie nosacījuma, ka mūsu izglītības sistēma ir savādāka nekā viņa ir šobrīd. Nocitēšu vienu no atziņām no Satversmes tiesas sprieduma, būs 2. Izglītība ir viens no priekšnoteikumiem cilvēka izvēlei turpināt sevis pilnveidošanu visā dzīves laikā. Tādējādi izglītība ir viens no būtiskiem brīvas demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanas priekšnoteikumiem. Un to mēs pateicām. Tas ir tas zināmais spriedums par valodu reformu 2018-12-01. Izglītība. Bez izglītības, izmaiņām izglītībā mēs šīs problēmas, es baidos, mēs neatrisināsim. Augstākās izglītības, gan saturs, gan metode, un tāpatās arī vispārējās izglītības. Tas ir viens. Un pēdējā tēze, kas man radās no jūsu sarunas, ir sekojoša, redzat, izglītības sistēmai, saturam ir tiešām jābūt tādam, lai koptu to katrā Latvijas iedzīvotājā šo izpratni un apziņu, ka mums ir svarīgs kopējais labums. Un tā ir vēl viena lieta, ko es gribētu pielikt klāt šai diskusijai, kas ir kopsavelkoša, tātad izglītība un kopējais labums. Jo gan politiķiem, gan ierēdnim, gan mums, un tas ir tas, kas vieno mūs un jūs, un tas ir tas, kur tā robeža vairs nav. Un tā ir tā demokrātijas, faktiski, tas mērķis ir demokrātisks valsts mērķis ir tajā, ka sabiedrība spēj nonākt līdz zināmai vienotībai par to, kas ir kopējais labums. Un līdz ar to iespējams vienā no nākamajām sarunām būtu jārunā par kopējo labumu, bet patiesībā mums ir gan Satversmes ievads, kurā kopējā labuma mērķis un tēze ir rodami, un ir arī Satversmes tiesas spriedums, kas nedaudz vismaz to paceļ, bet nedaudz, mums tur ļoti daudz ko darīt.
Un Satversmes tiesa teica sekojoši, tā ir viena 17. gada lieta. Satversmes ievads noteica, ka ikvienam ir jārūpējas ne tikai par sevi un saviem tuviniekiem, bet arī par sabiedrības kopējo labumu. Tas nozīmē, ka starp individu un sabiedrību pastāv savstarpēja solidaritāte. Un šis kopējais labums un šī savstarpējā solidaritāte ir tās vērtības, kuru mums pietrūkst, kuras ir jākop caur izglītības sistēmu, bet caur dialogu, caur kultūru, un tad arī mazinātos šī tiešām salīdzinoši milzīgā plaisa, kas ir starp mēs un viņi. Bet tajā ir jāpiedalās visiem, un tieši šādā veidā visiem tas arī ir jāizprot. Lūk, tas ir tas satversmes ziņa mums. Paldies! Ziemels kundze, paldies par kopsavilkumu. Un jūs uzsvērāt, mūsu valsts ir dārga kā vērtība. Uzsvērāt izglītības nozīmi tajā, lai mēs pārzinātu tos procesus, kas valstī notiek, pārzinātu, kā mums katram kā pilsonim piedalīties valsts pārvaldīšanā, lai valsts pēc iespējas labāk funkcionētu. Un es sev atsaucoties uz jūsu pirmo pateikto paldies Satversmes tiesai teiktu, ka tieši šis ir tas dzinulis, kāpēc pie šīs saspringtā Satversmes tiesas darba ritma mēs tomēr arī šādus pasākumus organizējam, lai veidotu sarunu, lai virzītu uz priekšu šos aktuālos jautājumus un par tiem notiktu atklāta diskusija, pat ja jautājumi kaut kur ir nērti.